Aicinām ikdienu vērot aizraujošākos mačus un aktuālos sporta notikumus uz lielajiem TV ekrāniem HD kvalitātē OptiBet sporta bāros visā Latvijā. Čempionu līga, KHL, NFL, Premjerlīga, NBA, NHL. Atpūties OptiBet sporta bāros Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Tukumā un Ventspilī. OptiBet sporta bārs LV. Esiet sveicināti sporta draugi, esiet sveicināti basketbola draugi. Šodien kārtējais TV šovs Bullseye un atkal apaļais galds. Lielā diskusija. Sāksies tūlīt Aldars Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēles. Līdz ar to, protams, kā adekvāti runā tieši par Aldaris LBL. Runā, kā šī esot viena no interesantākajām, ja ne pati interesantākā sezona pēdējā laikā. Vai tā ir? Prasīsim mūsu ļoti kompetentajiem viesiem. Ļaujiet man ar tiem iepazīstināt. Basketbola kluba Ventspils valdes priekšsēdētājs Ralfs Plenics. Basketbola kluba VF Rīga padomes priekšsēdētājs Edgars Jaunups. Basketbola attīstības aģentūras Rīga valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lauva. Labdien. Un grozies kā grib Gunta Keisela. Man nekas neatliek tevi saukt arī par Latvijas basketbola savienības vismaz valdes priekšsēdētāju, jo šeit ir tikai valdes un padomes priekšsēdētāji. Būs neliels pārspīlējums, drīzāk basketbola redaktors tomēr. Tomēr Gunts Keisels, basketbola redaktors, savulaik viens no kompetentākajiem, vēl joprojām viens no kompetentākajiem žurnālistiem par basketbolu Latvijā, savulaik avīzes Diena basketbola nodaļas vadītājs. Tātad es domāju, ka ļoti kompetenti viesi, lai runātu par Aldars Latvijas basketbola līga. Ir abu lielu klubu pārstāvi, ir Latvijas basketbola savienības pārstāvis, un Mārtiņ, tu šodien varētu pārstāvēt tā kā fanu, līdzjutēju un, protams, arī spēlētāju varbūt viedokli. Sāksim, kungi, ar tādu ieskatu aizvadītajā sezonā, aplūkosim tabulu. Tātad aizvadītā sezona noslēdzās ar sekojošiem rezultātiem. 6 komandas iekļuva izslēgšanas spēlēs. Basketbola klubs Ventspils uzvarēja regulārajā sezonā, VF Rīga 2, Liepāja 3. Ļoti sīva cīņa par 1. vietu. Vēl nekad šķiet Liepāja nebija pretendējusi, nevis šķiet, bet noteikti nebija pretendējusi uzvaru regulārajā sezonā. Ja būtu uzvarējuši vienu spēli vairāk, tad Liepāja būtu izcīnījuši 1. vietu. Tā kā ļoti interesants regulārās sezonas beigas, ir zināms pirmais sešinieks. Pārsteigums ir tas, ka Valmiera nav iekļuvusi labāko 6 komandu skaitā un ir izveidojies sekojošs izslēgšanas spēļu zars. Un šīs diskusijas noslēgumā es jums, kunga, aicināšu arī paprognozēt, kā tad varētu attīstīsies izslēgšanas spēles, tā kā es ceru, ka esat par to padomājuši. Tātad Ventspils un VF jau ir pusfinālā, attiecīgi Jūrmala un Jēkabpils noskaidros Ventspils pretinieces pusfinālā un Liepājas Lauvas jeb Lauvas trio, bet pret Barons LZ komandu noskaidros VF Rīga pretinieci 2. pusfinālā. Sāksim ar tādu ģenerālu jautājumu. Kā jūs vērtējat aizvadīto sezonu? Un sāksim varbūt, Mārtiņ, ar tevi, varbūt tāds skats no malas. Es domāju, ka brīnišķīga sezona. Noteikti es to nosauktu par līdzvērtīgāko sezonu, kāda ir bijusi LBL-am. Jo faktiski bija gan cīņa pa pirmo trīnieku līdz pēdējām kārtām, kāda es pat neatceros, ka 3-4 komandas cīnījušās. Bet kas droši vien vēl svarīgāk ir, kad principā var teikt, ka bija 8 ļoti līdzvērtīgas komandas, kas cīnījās bez Ventspils un VF, kas cīnījās par play-off. Tā kā noteikti ļoti intriģējošs čempionāts ar ļoti daudz pārsteigumiem, ar ļoti līdzvērtīgiem spēju rezultātiem. Ja nemaldos, kaut kur lasīju, ka tikai 2 reizes tika iemest vairāk par 100 punktiem visu turnīru laikā. Un gan universitāte, gan Saldus parādīja arī, ka viņi var vinnēt. Tā kā burvīgs turnīrs, ko principā arī sezonas sākumā visi prognozēja, ka tāds varētu būt. Jā, fonā tikmēr varat aplūkot vairāku spēļu highlightus. Gunti, nākamais tev prasīšu, vai Latvijas basketbola savienība arī ir apmierināta ar aizvadīto sezonu, vai viņi piekrīt? Vai jūs piekrītat Mārtiņam? Pirmkārt, savienībā tas izvērtējums īsti vēl nav bijis, jo sezona jau patiesībā, pa lielam jāsaka, vēl ir tikai pusē, jo izslēgšanas turnīrs ir priekšā, un tas intriga ziņā es ceru, ka vēl pārspēs arī to, ko mēs piedzīvojam regulārajā sezonā. Par intrigu, protams, jau tagad var teikt, ka tiešām par 1. vietu pēdējo reizi tāda nopietna cīņa starp 3 komandām bija 10. gadā, tad, kad Barons pilnīgi negaidīti apsteidza gan VF, gan Ventspili. Jā, iepriekš arī lielākoties ir piedzīvots, ka 2 komandas Latvijas apstākļos pretendē, šogad bija 3, tas ir viss cieņa Liepājai. Viss cieņa Jūrmalai, kur perfekti aizvadīja 1. sezonas pusi, un sasniedz rezultātus, kas es domāju, ka viņas pašas pārsteidz. Jāizsaka līdzjūtība Saldus un Latvijas universitātes komandām, jo patiesībā jāsaka, ka viņas bija netik sliktas, kā varbūt tabulā izskatās pēc tās 9. un 10. vietas, cik vienkārši tā konkurence bija
bija līdzvērtīgas komandas tabulas vidusdaļā, viņām neļāva varbūt sezonas sākumā. Tur bija ļoti daudz zaudējumu ar nelielu punktu starpību, kas viņas atmet tabulā atpakaļ un tā. Bet tādai absolūtam priekam arī īsti nav iemesla, jo, teiksim, Baltijas līgas spēles tomēr parādīja, ka pa lielam tur nekas nav mainījies. Ventspils ir ļoti konkrēti spējīgi Baltijas līmenī, bet Liepājai, arī Valmierai, kas labi spēlēja kaut kādā sezonas daļā Baltijas līgā tieši, jā, bet viņam izslēgšanas turnīrā neizdevās parādīt to labāko sniegumu, un tas arī apspēlēt kaimiņu valsts komandas, un tas drusku tā liek aizdomāties par sporta līmeni, ka tas progress varbūt nav tik liels, kā gribētu. Par BBL mēs vēl parunāsim turpinājumā. Gunti, visticamāk no šiem viesiem tu visilgāk, vissanāk seko līdzi vispār basketbolam, un arī Alderas Latvijas basketbola līgai no pat pirmās sezonas, varbūt Ralfs arī vēl, Edgaram diezgan... Jau vēlāk. Es jau vēlāk. Jā, tu vēlāk, man šķiet arī bija diezgan maz gadu, kad notika pirmā Alderas Latvijas basketbola līgas sezona. Līdzjutējs, jā. Jā, kā līdzjutējs. Es noteikti sekoju līdz arī pirmajai sezonai. Kopš 1992. gada? Jā, kad bija vēl komandas cerība, kurā spēlēja Dzintars Jaunzems. Tā, man liekas, bija pirmā LBL spēle, kur es dzīvojā noskatījos. Tā kā spilgta atmiņā palikusi. Bet, Gunti, tavs redzējums ir droši vien visprofesionālākais. Vai šī patiešām varētu būt viena no visinteresantākajām sezonām līdz šīm? Bet pati interesantākā? Pati interesantākā, grūti jau salīdzināt, teiksim, to troksni, kas bija ap Latvijas basketbola līgu pirmajās sezonās, jā. Kad arī teiksim, tas padomju laika mantojums, padomju laikā sagatavoties spēlētāji faktiski spēlēja gandrīz tikai Latvijas komandās, jo neviens tā īsti uz ārzemēm netika. Tur bija kvotas, un tāpēc tas līmenis varbūt bija mazliet augstāks un tā. Jā, tā kā, vispār daudz nelēms ceļās no salīdzināšanas, jā. Turklāt arī tādām atmiņām vēl pirmajām sezonām tur ir tās nelielas defekts, tāpēc es uzreiz pat Dzintars Jaunzems jau principā spēlēja. Komandā princips, nevis principā. Cerībā spēlē Edgars Šneps un tā, jā, tā kā atmiņas jau mēdz. Jā, diemžēl, jā. Es domāju, ka Mārtiņš citā situācijā varēs pilnīgi droši arī man palabot, jā, jo atmiņas mēdz izskaistināt, ja to pagātni un tā. Jā, kad tu tā saki, es te atceros, viņi spēlē pret cerību. Principi spēlē pret cerību, ja nemaldos. Bet, tas droši vien nav. Tā varētu būt, jā, bet, starp citu, nākošais gads ir 25. LBL sezona. Mēs jau tagad domājam, kā varētu pasvinēt, atzīmēt šo pat ne notikumu, bet procesu, jo tā bija 25. sezona. Tur grūti izdalīt tādu konkrētu dzimšanas dienu. Un viena no idejām, starp citu, ir pirmās spēles dalībnieku atkārtoto maču sarīkot pēc 25 gadiem Daugavas sportnamā. Jā, tā kā varbūt, ka tur jau tad varēsim precīzi pastīties, kas tur spēlē. Ļoti interesanti ideja, Gunti, bet tagad varbūt pievērsīsimies mūsu lielklubiem. Vai kā jūs esat apmierināti arī ar šo sezonu? Sāksim ar Latvijas čempioniem, basketbola klubu Ventspils. Vispirmkārt jāsaka, traktējums lielu klubu vai superklubu, es domāju, nav īsti foršs. Ir klubi, kas piedalās Eiropas kausos, un ir klubi, kas spēlē reģionālos turnīros un Latvijas čempionātā, kas tad beigu galā tad arī ir tas galvenais notikums. Iezemētība zelta īpašība, vai ne? Jā, cerēsim. Bet par to, vai apmierināt vai nē, es ļoti gribu paslavēt Liepājas komandu, arī Uvu Helmanu jau iepriekšējās sezonas beigās jau Liepājas komanda rādīja faktiski ļoti labu sniegumu, un es domāju, ka tas ir pateicoties tieši Uvim. Jā, un tad tas vasaras darbs, ko viņi ielika, faktiski bija tas stūrakmens arī tam, kā tā visa sezona turpinājās. Un faktiski priekšpēdējā kārtā tad arī izšķīrās, vai viņi būs pirmie, vai viņi netiks augstāk pa 3. vietu. Diemžēl viņiem, pa laimi, mums rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Tad noteikti es gribētu atzīmēt vēl, ko Guns teica, Jūrmāls pirmo pusi. Gāja, nerespektēja nevienu, kaut kur paveicās, bija uz viļņa, sagrāba tās uzvariņas, ja tā var teikt. Un viņi ir tur, kur viņi ir. Tad noteikti pārsteigums bija Valmieras komanda, bet nevar teikt, ka pozitīvs, jo viena no faktiski top 4 komandām gan pēc sastāvu komplektācijas, ja mēs skatāmies uzvārdus, ja, gan arī pēc iespējām neiekļūst play-offā, droši vien, kad tur viņiem tad ir jāsaprot. Tur neviens no mums droši vien nepateiks, kas tur notika, kā tur notika, vai arī viņi tur kāds to zina. Tā dažkārt gadās vienkārši neiet tā spēle un viss. Tad, protams, pārsteidz Mārtiņu Gulbi padarīties Jelgavā. Ja. Arī kā var nomotivēt, teiksim, jaunus čaļus iet un spēlēt un atņemt punktus nosacīt stiprākām komandām. Ja. Tas arī ir labs darbs. Jēkabpils, es domāju, savā līmenī, un arī cīnījās tur visu sezonu ar kaut kādām tādām
problēmām iekšējām, ja tā var teikt, kas varbūt neļauj parādīt vēl labāku sniegumu. Barons komanda noslēpums pa lielam. Pēc potenciāla ļoti stipra komanda, labi treneri. Dīvaini skatoties, kā tās spēles tiek zaudētas, piemēram, tā pašā Saldū, ja, kur droši vien, ka to tā kā nevajadzētu pieļaut. Saldus universitāte vienmēr bijusi ar savu redzējumu basketbolā. Viņi ir tie, kas aizpild to studentu nišu un tie, kas grib apvienot mācības ar basketbolu, iegūt labu izglītību un vēl turpināt spēlēt basketbolu. Universitātes sniedz šādu iespēju, protams, no šiem jauniem cilvēkiem, tad kādu viņi tajā gadā nolasās, tad arī tas sastāvs tiek, ir viņš vairāk vai mazāk konkurētspējīgs, domāju, viņi tur savā līmenī spēlē, citu gads viņus pārsteidz, tad, kad Pēners spēlē, citu gadu varbūt nesanāk tik labi. Saldis Malhačs vienkārši, ka viņi cīnās un ņemās, bet, kopumā es domāju, ka sezona bija interesanti, es jums visiem piekrītu, es domāju, Edgars teiks to pašu, ja. Kaut vai tas liecina par to, ka pēdējās kārtās tika noskaidrots vietas sadalījums, gan par sešnieku, gan par trīnieku. Ja mēs runājam par interesantākām sezonām, es viņu varētu salīdzināt droši vien ar 7. 8. gadu, ka bija spēcīgs ASK, ka bija spēcīgs Barons. Ventspils mēģināja kaut ko izdarīt, un tur vēl tās apakš. Nosacīt pēc tām tās komandas arī bija tādas, kad varēja iekost. Sezona ir interesanta, bet es ceru, ka labākās vēl tikai priekšā. Ralf, tu apskatīji diezgan plaši, tā iedziļinoties 8 no 10 klubiem, kā ar Ventspilu un kā ar VF šajā sezonā, varbūt mazu ieskatu vai analīzīt. Tā vienkārši ir gadījies, kad, protams, ka regulārā sezona tā ir tāda, visnotaļ svarīgā vienība vietu sadalījumam vai starta pozīcijām playoffos, bet es domāju, ka Edgars piekritīs, ka Visi jau noteiks tas finišlē vai kā. Tam, kas bija iepriekš pa lielam, tam ir kaut kāda nozīme, bet tam nav izšķiroša nozīme. Ja. Tā kā es negribētu vērtēt ne VF, ne Ventspilu šajā situācijā. VF un Ventspilu iespējams būs jāvērtē pēc sezonas. Tā kā, ja ir tāds labs teiciens Latvijas basketbolā cāļu skaita pavasarī, tad, laikam, jūsu abu gadījumā cāļu skaita jau tuvāk vasarai. Tā varētu teikt. Edgar, pāriesim pie tevis, pie VF Rīga. Kāds ir VF Rīga atskats uz pagaidām regulāro sezonu? Tā īpaši es neko vairs nepievienošu pie šī pirmā jautājuma, jo, es domāju, kungu visu pateikt. Tiešām laba sezona. Līdzvērtīga sezona. Es izteiktu tādu galveno lielāko cerību, lai nostabilizējas komandas, kas spēlē LBL, un lai tas mainīgums pēc iespējas mazāks, un lai nepazūtu komandas, bet tās, kas ir, lai tur 10 gadus, principā ir zināmas komandas, tikai tās. Es domāju, tas būtu ļoti svarīgi priekš turnīra attīstības kopumā un priekš tās Latvijas basketbola attīstības. Man savukārt, ja mēs par tādiem sezonas lieliem pārsteigumiem runājam, tad man tiešām tāds negatīvais pārsteigums, bet tad bez tāda nekāda ļauna prieka vai gandarījuma, nestoties to, ka tā ir konkurenta komanda, protams, Valmiera. Ir ļoti liels ambīcijas, ļoti labi padarīts darbs, tādā ziņā, ka kluba vadība labi pastrādājas, naudu atrast, principā, manuprāt, nodrošināts, pilnīgi piekrīt Ralfam, labi spēlētāji. Un neizdevās. Un pašā pēdējā brīdī vēl tika atrast kaut kāda nauda, un nekas neuzlabojās. Tas no vienas puses laba mācība, ka ar naudu viss nevar izdarīt, pat relatīvi tādu lielu pret pretiniekiem. Bet žēl, protams, kad lai tādiem klubu atbalstītājiem un vadībai nepazūd motivācija. Tā kā dažreiz tādi klupieni varbūt arī tādi, kas kaut kādā mērā liek novērsties no atbalstīšanas. Un šajos laikos jau ļoti būtisks moments ir tas, cik atbalstītāji jūtas piesaistīti vienam vai otram klubam vai sporta veidam. Tā kā es novēlētu, lai Valmiera no šīs neveiksmes paņem to vērtīgāko, tās atziņas un iemācās daudz ko, bet nekādā ziņā tas neapstādina klubu attīstību, jo tas piesaistīto resursu apjoms liecināja par to, ka ar klubu vadības darbu viss kārtībā. Savukārt tas pozitīvais pārsteigums, tur es neizcelšos, es domāju, Ūs Helmans un Liepāja. Tāda baigās tiešām apskaužama stabilitāte, pārliecība un nestoties to, ka beigās klupienas saldumu.
Jā, bet kopumā es domāju, lieliska sezona Uviem, lieliska sezona Liepājai. Un man ir pavisam ļoti saudabīgi, jo mēs VEFs gaidām pusfinālā Liepājas un Barona ceturdaļfināla pāru uzvarētāji. Un no vienas puses, protams, ja man būtu jāvēl kādai no komandām tur veiksim, tad no vienas puses tā kā liekas, kā loģiski būtu, ka Uvim būtu iespēja spēlēt pēc iespējas tālāk. No otras puses, protams, arī Barona ambīcijas un daži spēlētāji tāda vēsturiskā nozīme Latvijas basketbola līgā un tam līdzīgi arī liek ar tādu interesi raudzīties, kā būtu ar Baronu, piņcam, uzspēlēt. Tā. Bet domāju, ka Liepāja brīnišķīgs pārsteigums un Valmiera sāpīgs pārsteigums. Domāju, neviens neprognozēja, ka Valmiera neiekļūs play-offā. Tam vēl pie tāda sastāv. Bet sezona interesanti kopumā, jā, es piekrītu Ralfam attiecībā uz VEF, uz Ventspilnu, tur mēs varam šobrīd vērtēt, ko mēs gribam, jo viss noteiks maisa, viss izšķirs maisa, aprīļa beigas maisa, kā mēs nostātēsim play-offos. Gan viens, gan otrs klubs. Kopumā par VEFu runā, tad kopumā, es domāju, mēs esam aizvadījuši regulārajā sezonā, es teiktu, labā līmenī. Jā, bija klupiens, ļoti sāpīgs klupiens pret Jēkapilu. Jā, kas bija arī tāda iespējams lūzuma punkts šai sezonā, lūzuma punkts ar pozitīvu nozīmi, pēc tam spēle uzlabojās un ir kaut kāda stabilitāte šobrīd ieguvusi. Jā, tas liekureiz pierādīja to, ka jākoncentrēs katru spēli, nav kaut kādas automātiski ierakstāmas uzvariņas turnīra tabulā, ļoti grūti mums arī to pašu Liepāju gāja, jā, Liepājā tā. Es domāju, ka mēs esam aizdevuši normālā līmenī regulāro sezonu un esam gatavi play-offiem un ceru, ka mums tur labi ies. Pirms ejam tālāk nedaudz provocējuši jautājums, no kā VEFam vairāk bail pusfinālā, no Liepājas vai no Barona? Vai no nekā nav bail? Bail. Vai respekts tāds lielāks? Grūti pateikt, ko nozīmē bail vai nebail. Mēs pretendējam un mūsu ambīcijas ir uzvarēt Latvijas līgā šogad. Un, protams, ka... varbūt bail nav īstais vārds. Jā, bail nav īstais vārds. Tāpēc es teicu, ko vairāk negribētu. Ar ko būtu interesantāk vai ar ko mazāk. Es saku, grūti pateikt. Liepāja neapšaubāmi liecina, ka visa aizvadītā sezona liecina par to, ka viņi ir kā komanda, teiksim tā, nopietnāks pretinieks pusfinālā. Es tā gribētu teikt. No otras puses, Barons un Kambal, tie vārdi arī kaut ko dažreiz jau tādā metafiziskā nozīmē kaut kādu lomu spēlē. Ja? Tā kā ej sazin. Rīgas derbijs atkal varētu būt. Jā, ej sazin no kā vairāk. Es teicu, kas ir labi, ka abi pretinieki mums būs ļoti interesanti. Teiksim, un tās noteikti būs spēles, uz kurām jākoncentrēs būs par 100%. Pusfināla spēlēm būs jākoncentrēs par 100%. Automātiski ierakstīt sevi finālā, es domāju, nedrīkst. Savā ziņā to labi pierādīja pagājušajā gadā Ventspils pusfināls ar Jēkapilu. Ja? Arī likās, un hops, 5. spēle, viss izšķīrās, labi, Ventspils tur pārliecinoši vinnēja, bet tomēr, kurš būtu pirms tam prognozējis, ka pusfinālā būs 5 spēles? Mums jau tur paveicās, jo tas pats Bārnīs, kas teikt ir Ventspilī, viņš tajā pirmā un otrā sabendēja sev roku un nevarēja to intensitāti spēlēt. Ja Bārnīs būtu bijis 40 minūtes laukumā, faktiski tas arī bija faktors, viens no faktoriem. Tur tā spēle nebūtu bijusi nemaz tik pārliecināta. Un tā labā ziņa saka, jākoncentrējās 100% pusfinālā jebkuram no klubiem. Un tas kas varbūt nebija vairams kāds 2-3 gadus atpakaļ. Taisnība. Pirms varbūt iesim vēl tālāk, jūs jau pieminējāt... Jautājums tikai drīkst, jautājums uz kā rēķina tas ir, vai uz to rēķina, kad ir tiem vadošiem klubiem tās es negribētu teikt ambīcijas, bet tas līmenis bišķi pazeminājies vai tik vai... Tas ir tas, ko Gunts jau ieskicēja. Tas ir apusējs process. Es domāju, ka tā tuvināšanās notiek no abām pusēm. Cilvēki, to viedokli paklausoties, ir tā, ka tik spēcīgs čempionāts nav bijis sen. Nav taisnīgi. Vienkārši es domāju, ka tie vadošie klubi nosacīti ir piebraukuši klāt, kā Gunts saka, tiem nosacīti nevadošajiem, ja, un nav vairs tā starpa tik liela, ka tu varēja mierīgi, teiksim, kaut kāds 5 gadus atpakaļ aizbraukt, noripināt plus 30 un vienkārši neiespringt, ja. Tagad tu esi katru maču, vai tas ir pret Saldu universitāti, vai tas ir pret Rīgas VEF, ja, pilnīgi vienalga, tu nevar atslābināties nevienu brīdi. Un tur ir jautājums par to, kurā brīdī, cik ilgi viņi tev turēs līdzi, un ja viņam gadās izturēt, un ja mēs neesam gatavi spēlēt par 100–110%, tad mēs krītam. To perfekti parādīja Valmiera Ventspilī, to perfekti parādīja Liepāja, sākot ar iepriekšējās sezonas beigām. Tā kā... Es gribēju vēl ieskicēt, Gunti, kas piebilstams? Uz tavu frāzi par Rīgas derbiju es tomēr nevaru atturēties no replikas. Jā. Būtu jau skaisti, bet nav jau tā Rīgas derbija, jo Barons šogad spēlē Mārupē.
Vefs visu cieņu popularizē basketbolu un tā, jā, bet, godīgi sakot, tāds labs, es teikšu ļoti labs Latvijas basketbola līgas basketbols Rīgā, tas ir tas, kas pietrūkst, teiksim, es domāju, no līgas viedokļa, no basketbola viedokļa. Jā, par to mēs atgriezīsimies, kad varbūt vēl panalizēsim sīkāk. VF komanda, jūs abi ieskicējāt Valmieras negatīvo sniegumu. Gribēju prasīt jums, kāpēc jūs prāt Valmierē tā neiet? Pagājušo sezonu arī komanda ir 3. vietā regulārajā sezonā, bet beigās zaudē ceturtajā finālā uzraujoties uz Aināra Zvirgzdiņa trenēto Jūrmalu. Kāpēc tā notiek ar komandu, kurā patiešām es piekritīšu Edgaram? Manuprāt, vadības strādā it kā labi, no sastāva viedokļa, no mārketinga viedokļa, viss noris ap klubu it kā ir līmenī, bet kur ir tā problēma? Treneris vai kaut kur jāskatās vairāk, dziļāk? Vienkāršāk atbild. Es jau teiktu, ka tomēr tas treneri jautājums ir tāds īsti neatbildēts, jo pagājušajā gadā, kā mēs atceramies, Valmiera izdarīja tādu ļoti netradicionālu, ļoti riskantu soli. 4. fināla sērijas laikā nomainīja galveno treneri. Ja būtu vinnējuši, viss cieņa, viss kārtībā, tātad lēmums vispārējais. Zaudēja. Arī zaudējumam, protams, tas nenozīmē automātiski, ka, teiksim, Krūmiņa kungu noteikti vajadzēja atstāt un ka tur nebija problēmas un tā, jā, bet, tomēr tādi īsti vietā risinājumi viņi acīm redzot neatrada ne pagājušā gadā, ne arī, es domāju, ka arī šī gada viss tā ļoti nestabilā Valmieras spēle, tas ir saistīts ar to, ka kaut kas nav bijis tajā komunikācijā kārtībā starp treneriem un spēlētājiem. Mārtiņ, kas piebilstams? Jā, ja mēs runājam par Valmieru, tad man personīgi Valmiera noteikti ir viens no simpātiskākajiem klubiem no organizācijas viedokļa. Viņi arī ir ilgtermiņa spēlētāji Latvijas basketbola līgā, kas ļoti, ļoti simpātiski ir. Es domāju, ka vadība strādā ļoti profesionāli un teiksim, Valmiera noteikti man asociējās ar kaut ko ļoti pozitīvu Latvijas basketbolā. Par šo sezonu, nezinot kaut kādas detaļas no kluba iekšienes, ir pilnībā jāpiekrīt Guntim. Bija uz visām, vai gandrīz visām pagājušās sezonas sērijas spēlēm starp Jūrmalu un Valmieru. Toreiz jau nepamēta sajūta, ka šo sēriju zaudēja treneris. Šo sezonu acīm redzot turpinājās pagājušās sezonas, diemžēl negatīvi iesāktais. Tā kā no malas skatoties, es teiktu, ka treneris. Jā. Vai Valmieras uzticība savam vietējam kadram no Rujens, Gatim Elderim tomēr nav pārāk akli bijuši šajā gadījumā? Varbūt bija ātrāk jāveic šis ķēzargrieziens? No malas skatoties, es teiktu, ka tā situācija, kādā Valmiera bija nokļūst jau pēc pirmā mēneša, pirmiem 2 mēnešiem LBLā, manuprāt, jebkurā organizācijā treneris būtu jau bijis nomainīts. Kāpēc tas nenotika? Es nezinu. Es neredzu arī tam loģiku, kāpēc tas netika izdarīts. Tur ir tāda liela ticība, teiksim, Gata Meldera profesionālajām īpašībām, varbūt kaut kādām lietām, kas ir redzamas tīri tā no kluba iekšienes. Meldera debīta trenera amatā pirms dažiem gadiem bija faktiski ļoti veiksmīga, tikai tur pašā sezonas beigās kaut kas īsti viņam nesakrīt, lai dabūtu medaļas. Pēc tam tā karjera attīstījusies kā otriem treneriem un tā, varbūt te jautājums par to, par uzticību savas sistēmas audzēknim, savas sistēmas patriotam. Var jau būt, ka pēc gada mēs te visi nokaunēsimies par to kritiku, ko mēs tagad viņam veltam un viss būs kārtībā. Un Valmiera būs finālā? Kādu no lielklubu vietām? Mazums, kas gadīsies, jā, svarīgi arī tiešām arī tā uzticēšanās gan spēlētājiem, gan arī uz treneriem tas pats attiecās. Varbūt ilgtermiņā tas attaisnosies, jā, bet šogad, godīgi sakot, es arī visu laiku tā kā gaidīju no Valmieras ziņas, ka mums te izmaiņas ir, jā. Nesagaidījām, skatīsimies, kas notiks tagad, jo nav jau arī signāli, ka tagad ir kaut kas mainītos. Edgar, es vēl gribētu piebilst par šo, nepiekrist Ralfam šoreiz par to, kad tā intriga vai tas līmenis ir izlīdzinājies dēļ tā, ka teiksim, Vefs un Ventspils ir pazeminājuši savu līmeni, tāpēc, ka pārējie paaugstinājuši. Es pilnībā nepiekrītu, jo, manuprāt, gan Vef, gan Ventspils iespējas salīdzinājumā ar pārējo klubu finansu iespējām vēl projām ir kosmiskas. Teiksim, pret to pašu 3. vietu, jā, vai 4. vietu. Līdz ar to nevar teikt, ka Vef vai Ventspils iespējas būtu būtiski samazinājušās. Bet tas, ka ir pieauguši... Iespējas ne, bet līmenis varbūt. Par tām iespējām. Ko mēs saucam par līmeni? Padomju laikos tev nauda ir, bet tev nav ko nopirkt. Tu jau veikalā, tev nav ko nopirkt. Ralf, es pabeigšu savu domu, tā skaitā arī par to nopirkšanu. Ja? Pirmkārt, man priecē tas, ka ir attīstījušās tādi jauni basketbola centri kā Jēkabpils, piemēram, ja? Kas ilgus gadus nebija uz Latvijas basketbola kārtas, kas noteikti ir to kopējo līmeni veicinājuši.
Bet, manuprāt, tas galvenais iemesls, kāpēc šīs te pārējās komandas ir palikušas tik līdzvērtīgas, tieši tāpēc, ka ir iespējas nopirkt šobrīd. Sakarā ar to ekonomisko situāciju Eiropā, latviešu spēlētājiem milzīgs trieciens noteikti bija situācija Ukrainā, kur ļoti daudz latviešu spēlētāji, kas nosacīti nekvalificējās VFam un Ventspilī spēlēja Ukrainā. Šis tirgus beidzās. Un pēkšņi izrādījās, ka Latvijā viņi var pelnīt to pašu, ko kaut kādās Rietuma Eiropas komandās. Ja? Un es domāju, tas, ka klubiem parādījās sakarā ar kopējo situāciju, ne tikai ekonomikā, bet arī politikā Eiropā, parādījās iespēja dabūt ļoti daudz kvalitatīvus latviešu spēlētājus par 1,5–2–3 tūkstošiem eiro mēnesī, kas nebija iespējams pastāvot Ukrainas risinājumam līdz šim. Un tas ir, manuprāt, tas galvenais faktors, kas izlīdzināja. Mārtiņ, tā ir teorija, tā ir man teorija. Bet es tieši gribēju teikt, prakse ir tāda, ko jau ieskicēja Gunts, ka tomēr pēdējos 2 gados mūsu rezultāti starptautiskajos turnīros ir gājuši uz leju, nerunājot par Eirokausu, bet arī Baltijas basketbola līga, kas varētu būt tāds pirmais rādītājs, kā iet mūsu klubiem starptautiskā arēnā. Un es jau Ralfam vienreiz radio intervijā prasīju, vai patiešām mēs esam kļuvuši tik vājāk, vai kaimiņi ir stiprāki. Un tāpēc mēs varētu vēlreiz padiskutēt par šo jautājumu. Kāpēc tomēr mums tik slikti iet pēdējā laikā? Nu labi, jūs tikāt finālā, tas nevarētu teikt ļoti slikti, bet droši vien gribējās uzvarēt. Bet kāpēc pārējie nebija vispār pat tūmā? Man ir grūti pateikt, kāpēc pārējie nebija tūmā. Tāpēc, ka iespējams, ka atkal mēs varam iztirzāt Valmieras gadījumu, tur Jēkabpilī vai vēl kā. Bet tāpat Liepāja, kas, piemēram, ļoti labi spēlē Latvijas līgā. Liepāja spēlēja pret Tartu. Tartu bija viena no, es uzskatu, top 4 komandām, tur bija vainu. Viņiem tur jau nebija tā, ka Tartu pārbrauc Liepāja pāri. Tur bija ļoti tuvu spēle. Tur bija ļoti tuvu spēle, tā ka tā ir tāda, tur vairāk Tartu faktiski paveicās nekā Liepāja zaudēja. Bet tomēr pirms 2 sezonām jūs bijāt čempioni un Barons bija 4. Šogad jūs bijāt tikai finālā un 4. nebija neviens. Kāpēc tad tomēr ir tās lietas varbūt? Bet es gribētu pieminēt, ja mēs atkal tur jau bišķi jāsadala. Viens atsevišķi tās būtu pa Eirokausiem, to mēs varētu atsevišķi. Tas ir atsevišķi, bet kaut tā Baltijas līga, kur tas vidējais latviešu klubs spēlē. Mans personiskais viedoklis ir, ka Ventspilī bija jāuzvar un piedodiet, bet ja Ventspilī būtu vēl, vienalga tur būtu kaut bišķi garāka sērija, vēl viena spēle, Ventspils uzvarētu. Tā ir man pārliecība. Ventspils ir labāks klubs par šauļiem un tā bija tiešām neveiksme, kāda gadās sportā. Jā, katram klubam tā var gadīties un tā gadījās. Un Ventspils ir, manuprāt, šobrīd, ja mēs runājam par Baltijas līgas dalībniekiem, Ventspils ir labākais klubs un ļoti pārliecinošais sniegums. Sezonas 2. daļā Baltijas līgā, kur Ventspils spēlē, manuprāt, to apliecināja. Jā, neveiksim, īpaši tas formāts, arī tās 2 finālspēles, tas ir par tāds īpatnējs. Ja es domāju, ka minus būs jāspēlē uz 2 uzvarām, bet tas plus-mínus koeficients. Bet, ok, ne par to stāst, jā. Man pārliecība ir, ka tā zaudējums finālā neko neliecina par Ventspils līmeni. Tā drīzāk liecina par sporta neparedzamo raksturu kā tādu, kas ir skaisti, un tāpēc mēs ar to nodarbojamies. Jā, ne jau tāpēc, ka viss būtu saplānots. Par pārējiem, par vidējo par pārējiem, būsim godīgi. Vidējais latviešu klubs nekad nebija spēlējis, izņemot Baronu, jā, bet un nekad nebija spēlējis tur Baltijas līmenī pa fināliem. Jā, pirms pāris gadiem Barons, šobrīd Liepāja bija faktiski tikpat tuvu, un es piekrītu gan Mārtiņam, gan Guntim, pagarinājumā sakrita, ka nebija. Tā jau būtu bijis. Pa lielam, es domāju, mēs esam tur patās. Tas, kāpēc tajos izšķirošos mirkļos abas reizes zaudēja, varbūt tā sakrita vienkārši. Arī varbūt tā iemesla pēc, kad ir pietiekami intensīva sezona, īpaši Ventspilī, jā, nevar salīdzināt tādiem šauļiem, jā, daudz intensīvāk sezona, Eiropas kausi, jā, un tam līdzīgi. Tā kā, kaut kur jau sakrājas nogurums, kaut kur tā veiksme bišķiņa arī iztērējās, jā, un tam līdzīgi. Tā kā es neteiktu, ka ir būtiska atšķirība izveidojusies starp Lietuvu un Latviju dēļ šī gada BBL rezultātiem. Es to neredzu. Es domāju, tās atšķirības ir tik minimāls jau uz tā veiksmes mazā rēķina Liepājas papildu laikā, kas, manuprāt, nav rādītāji. Es gribētu teikt, ka BBLs noteikti nav tas atskaites punkts, pret kur vērtēt Latvijas basketbolu. Kāpēc? Tas ir tuvākais reģionālais turnīrs. Es piekrītu, ka tas ir tuvākais starptautiskais turnīrs, bet, ja mēs Ventspils un Liepājas gadījumu šogad BBL ir pietiekami iztirzēta, es nepieskaršos visam piekrīt, ja? Tad pārējām komandām BBLs ir sekundārs turnīrs. Prioritāte ir LBL playoff, ja? Kur šogad bija ļoti smaga cīņa. BBLs, ja godīgi jāsaka, man kā diezgan lielam basketbola līdzjutējiem, man līdz galam tā arī nekad netap skaidrs tas formāts, kur viņi spēlē, kādās grupās viņi spēlē, ar ko viņi spēlē, par ko viņi sacenšās, ja? Tā kā mans kā līdzjutēja viedoklis ir, kad
līdz galam Latvijā neviens droši vien nesaprot, par ko viņi cīnās līdz play-offam, ja? Tas ir punkts 1, punkts 2, kad LBLs noteikti pa kārtu augstāk, un droši vien tas BBL zināmā mērā tiek uztvērts kā sekundārs turnīrs, un līdz ar to arī attieksmi pret to, ja nākamā dienā vai pēc 2 dienām ir svarīga spēle, droši vien līderis saņem kaut kādu atpūtu mazāk minūtes, un līdz ar to arī tas vidējais sniegums varbūt nebija tik labs. Bet Latvijas basketbolam BBLs ir ļoti svarīgs, jo tas ir pirmais solis, kur jaunie spēlētāji var dabūt minūtes pret jau starptautiskām komandām ārpus LBL. Brangiem lejšiem. Tieši tā, pret brangiem, nekaunīgiem, serbiskiem lejšiem. Jā. Guntis, tomēr gribētu dzirdēt tavu viedokli. Kāpēc pēdējās 2 sezonās mūsu rezultāti BBL tomēr ir gājuši uz leju? Es negribētu teikt, ka gājuši uz leju, es drīzāk teiktu, ka stagnē. Ja. Kāds tas līmenis ir, tāds ir, ja, un tiešām Liepājai nepaveicās, bet Liepāja gan arī spēlēja ar Igaunijas klubu. Ja. Būtu bijis ļoti interesanti paskatīties, kā viņi izstījās uz Labi, Liepāju mēs pieminējām. Kas ir ar Jēkabpili, kas ir ar Valmieru BBL? Par Jēkabpili es piekrītu Mārtiņam. Man liekas, ka pie Jēkabpils nevisai plašā spēlētāja resursi, ja, ka viņiem kaut kāds iekšējais autopilots strādāja, viņi paši regulējas. Es ļoti šaubos, vai no komandas vadības un no treneru bija uzstādījums, ka mēs te tagad atpūšamies šajā spēlē, bet es domāju, ka spēlētājiem tur kaut kāda pašregulācija ieslēdzās. Ja. Valmiera savukārt Baltijas līgā ilgu laiku kompensēja to, ko viņi nevar izdarīt LBL. Viņiem tur bija perfekta bilanci, tur gāja pa pirmo vietu grupā, un tā skaitā izdarīja to, kas Latvijas komandām izdodas reti. Viņi vinnēja vai Šauļus vai Kedaņus. Nē, Šauļus noteikti nē. Lietuvas normālu komandu vinnēja atspēlējoties otrajā puslaikā no lieliem mīnusiem, ja, kas latviešiem reti gadās, ja, ka viss cīņa, ja, tas ir sezonas vidū. Bet arī beigās tas pulveris pietrūka. Un viņiem pilnīgi noteikti bija motivācija parādīt, jo tajā brīdī viņi jau bija pacauši rokas LBL, jo tur jau atklāt jau nāca no kluba vadības, ka mēs jau vairs tur nevaram, ja, bet šeit mēs cīnīsimies. To man neizdevās. Ja. Tā kā tāda stagnācija un tas Dievs ar tiem komandu rezultātiem, jo tie paliek vēsturē un aizmirstās un tā, bet tas ir drusku signāls, ka tie latviešu spēlētāji individuāli, tomēr viņi tiem lēšiem zaudēja, tas vidējais slānis. Tas pats jau. Kā vienmēr jau gribās sagaidīt kaut tādu pārsteigumu, kā pagājušajā gadā bija Aigars Šķēle, teiksim, Latvijas līgā. Jā, un tāds pašs no jaunajiem cerēja sagaidīt arī ka kāds izšaus un tieši Baltijas līgā arī varētu parādīt sev, bet, diemžēl tā īsti nepiedzīvoja. Ralf, tu piekrīt, ka vidējais latvietis atpaliek tomēr meistarībā individuāli? Par mērvienībām gribu pakomentēt. Lejšiem ir vidējais slānis. Tiešām, mums ir slānīts. Reāli tāds arī ir. Slānīts uz Igauniju pārvācās, tā kā nav tik traki. Mums arī kaut kas jau mums tur ir. Tādi tie spēlētāji. Tur mēs garu un plaši varētu runāt, un šī nav. Mēs varētu runāt par spēlētāju tirgu, par kustību, par viņu pašnovērtējumu, par finansiālām iespējām, par aģentu darbību, prasībām un tā tālāk, bet tas atsevišķi stāsts pavisam ir. Ja? Tāpēc citi ir Igaunijā un varbūt ne Valmierā vai Liepājā. Ja mēs salīdzinām basketbolu Lietuvā un basketbolu Latvijā, es nebūšu ne pionieris, ne pirmatklājējs. Ja, tās ir divas dažādas lietas. Tieši tā. Jo Latvijā basketbols netuvu nav sporta veids numur 1. Un Lietuvā, principā, basketbols ir pielīdzināms, to es neesmu izdomājis reliģijā. Ja, tad tur ir 2 reliģijas, basketbols un katoļticība. Tāpēc tur tas vidējais slānis ir tik liels, kas netiek lielajos klubos. Jo paskatieties, piemēram, tagad tie paši Šauļi, kāda tur ir sastāva rotācija, salīdzinot, teiksim, kaut vai ar 2 gadu atpakaļ, kas ir noticies. Labi, tur treneris ir jauns, nomainījies un vispārējais, bet tur ir tādi uzvārdi, ko es reāli nezinu. Neptūnas arī pierāda, jā, fantastiski, ar nebūt ne pat izlašu kandidātiem. Jā, viņi vienkārši konkurē Eirolīgā. Jā, labi, mēs viņam vienreiz šo sezonu spēlējām, tas bija pirmssezonā, mums tur faktiski paveicās, mēs pagarinājumu izvilkām. Jā, bet tas arī nav rādītājs, viņam tur kaut kā 3 spēlētāji nespēlē. Bet tie paši dzelži, tie paši betona kluči, kas spēlēja pirms tam Nevēžis, Prienai, ja? Tieši tā. Saprot, viņi kaut kā savācās, viņi spēja mobilizēties, motivēties un aiziet. Mēs paņemam spēlētājus, piemēram, mūsu gadījums. Ja mums ir spēlētāji, kas pirms tam ir spēlējuši Jēkabpilī, Liepājā. Ja, viņi atnāk, viņi tajā pirmajā gadā, viņi apjūk tajā visā, ko no viņiem prasa. Tas Leids atnāk, viņš ir gatavs maukt uzreiz no pirmās sekundes, un tur ir tas rezultāts. Šeit es gribētu arī pieminēt piemēru, ko mūsu kolēģis iepriekšējā diskusijā Artūrs Šenhofs teica, ka viņš bija runājis ar spēlētāju Arnas Labuts, kas atceraties spēlē savulaik VF komandā. Viņam tagad jau 30 vai pār 30, un Artūrs viņam bija prasījis, kā tad tev iet, kur tu tur spēlē, vai nav apnicis basketbols, droši vien jau jābeidz. Viņš teica, nē, nekādā gadījumā, es gribu spēlēt, man patīk, tas ir darba prieks, bet
Mēs nevaram iedomāties, ka Latvijas varbūt pēc 30 jau, daži ir izņēmumi, bet lielākoties ir tādi, mēs nekur vairs nespēlē, īsti naudiņu nevar nopelnīt, varbūt jāsāk darīt kaut kas cits. Vai to latviešu motivācija ir iespējams pacelt basketbolu? Es domāju, ka tā motivācija... To vidējo latvietu varbūt Es domāju, ka tā nav mentāla iezīme. Vai noteicošais nav kaut kāds mentāls iezīmes. Es domāju, ka tas noslēpums viss slēpjas konkurencē. Konkurencē jau no bērnu vecuma. Tie leiši, kurus mēs te pieminam, saucot vārdā un nesaucot, kas veido to Lietuvas vidējo klubu, ja tā drīkst teikt, sastāvu. Un tie leiši jau ir no bērna kājas auguši tieši gan nežēlīgā konkurencē. Jo tie, kas nav auguši konkurencē, kuri bijuši par līmeni augstāk. Jā, tie jau tur 18 gados ir prom kaut kur, vienalga, kas tas būtu. Jā, bet tie, kas ir palikuši, tie tiešām visu laiku situšies nežēlīgā konkurencē. Un viņi, tur cits rūdījums, cits materiāls ir izveidojies. Citi cilvēki tiek atlasīti dienas beigās. Mūsu gadījumā vēl nav konkurence, atvainojos, ka es ietarpināšu. Edgars, es domāju, ka jāpakāpjas jaunas līgā. Ne, pati jaunatnes līga, protams, ir konkurence, bet tā problēma ir tā, ka redz, ir liela Edgars starpība, vai konkurē, pieņemsim, vai ir laba konkurence starp komandām, pieņemsim, jaunas līgas turnīrā. Kā tas Latvijā ir? Vai tev ir liela konkurence, lai tai komandā vispār iekļūtu sastāvā? Un šis līmenis mums izpaliek. Jā, tās komandas jau mums ir, un kad mēs skatāmies rezultātus, mēs jau arī jaunatnes līmenī ar lešiem konkurenti ir labi. Bet savukārt tais komandas iekšienē tā konkurence ir daudz mazāk dēļ tā, ka to, ko Rauls pieminēja. Un šeit pāris skaitļi. Lietuvā ir pa 1 miljonu vairāk iedzīvotāji. Lietuvā ir bez tā, ka pa 1 miljonu vairāk iedzīvotāji. Par 1 miljonu vairāk basketbolisti. Tas viens, bet otrs mums ir jāņem vērā, ka mums krievvalodīgu auditoriju Latvijā savus bērnus, principā uz basketbolu neved. Tā kā mums pat nav tikai pa 1 miljonu mazāk potenciālā auditorija, kur var nākt kaut kādi jaunie basketbolisti, bet vēl pa 600 000 nostādīt. To mēs esam pret leišiem 2 reizes mazāk. Plus Lietuvā diezgan skaidri basketbols nosmēļ to pirmo apjomu un pēc tam vispār. Mums jau tā nav. Mums nežēlīgi konkurē futbols, hokejs un arī pludmales volejbols. Labi, protams, ne tādos mērogos, bet te jau mums dažbrīd viens jaunatnes izlašu gads bezmazliet turās uz 1-2 spēlētājiem. Pietiek viņus nozvejot, piemēram, kaut kādiem volejbolistiem, tur tāda gara auguma ar fiziskām dotībām. Jā. Vai bobslejistiem, kas var piedāvāt olimpiskās spēles. Paldies Dievam, 6-gadīgs vai 8-gadīgs bērns vēl neņem. Bet 18-gadīgos, kas fiziski labi. Uz 18, tad, ja viņš ir ar potenciālu, viņš nepāries uz bobsleju, būsim godīgi, ja viņš ir potenciāli basketbolā. Bet par to jaunas, un tad, Daumans Dreiškens varbūt tev īziņa atsūtīs. Tie, kas atsūtīs. mums te sanāk, viņi vienkārši ir pa maz, lai tā konkurence būtu. Viņi vienkārši fiziski pa maz. Tā ir man vēl ir, kad nepieminēja futbols, un vēl ir tāda vienība pēdējos gados, kas ļoti strauji Latvijā attīstās florbols. Jā. Nē, 100% var piekrist Edgaram, un viņš pateica visu ļoti precīzi, ka mēs nekad nevaram salīdzināt sevi ar Lietuvu, jo tas atlases iespējas mums šobrīd objektīvi ir nevis 1-2 reizes, bet kāds 5-6 reizes mazāks. Basketbolā. Basketbolā, jā. Un tieši tāpēc, ka hokejs, futbols, ir tīpaši arī volejbols. Volejbols noteikti katru gadu, katrai Latvijas jauniešu izlasē ir atņēmis 2-3 kandidātus. Ja? Un Lietuvā, protams, ka šādas konkurences nepastāv. Un, protams, ka tad arī 30 gados mēs redzam, kad ir izaudzis cilvēks no vājprātīgas konkurences, lai tiktu tādā Nevežis, Prinē vai Klaipēdā. Vai ir izaudzis tāds, kurš ir vidēja līmeņa basketbolists un vienmēr viņam ir bijusi garantēta vieta kaut kādā komandā. Un tad tas vidējais leids arī laukumā ir tāds zvērs, kurš gatavs tiešām par katru centimetru kāpāt. Tas ir objektīvi, un tā nav tautas iezīme, tā ir kaut kāda objektīva vēsturiska tradīcija rezultātā radusies situācija. Kungi, mēs esam ieskicējuši BBL, tāpēc es gribēju prasīt tev, Ralf, kas varbūt vistuvāk stāv tajā līgai, gan klubs spēlē visaugstāk, gan varbūt tu apgrozies kaut kur arī varas gaiteņos. Ko darīt ar šo līgu? Kas vispār notiek? Varbūt ieskicē, kā tu redzi attīstību? Vēsturiski. Baltijas basketbola līga radās faktiski pateicoties atsevišķu cilvēku, nesaukšu vārdos tādai iniciatīvai, jo faktiski tajā brīdī Latvijā bija viens klubs, kas, kā es jau kādus brīžus iepriekš teicu, ripināja pa 30 punktiem. Tā bija tāda situācija, visiem pāri, un tas vairs nebija interesanti. Un tad kaut kādā veidā izdevās apvienot tos lietuviešus un nodibināja Baltijas līgu. Principā Baltijas līga ir radusies diezgan loģiski, kaut kādu apstākļu spiesti. Bet sākums bija ļoti skaists, labāk jau visu Baltijas klubus, forši mači. Tieši tā.
Vai to iespējams atgriezt? Sākums bija pārāk skaists, jo līdzi nāca perfekts, kā angliski saka, timings, ja, jo Unibanka gribēja taisīt savu to zīmola, nu kā to latviski pateikt, rebrandings. Tas arī, jā, bet latviski es nezinu, kā to pateikt. Tur nāca līdz sevi nauda un viss bija skaisti, visi spēlēja un viss bija forši. Bija saprotams formāts, bija saprotams formāts, jā, regulārā sezonā, un viss bija kārtībā. Jauns arēnas bija Latvijā, Lietuvā bija, man liekas, 2 tajā brīdī vai 1. Un tas deva tādu grūdienu reģionālai basketbola attīstībai, ne tikai spēlētājiem, bet arī infrastruktūrai. Kāpēc tas varbūt noplaka? Kāpēc tas noplaka? Tāpēc, ka komandām sāka parādīties dažādas intereses, tas ir viens. Noplaka tāpēc, ka parādījās VTB līga 2. Un noplaka tāpēc, ka Baltijas basketbola līgas vadībā no Baltijas basketbola līgas vadības aizgāja diezgan spējīgs menedžments tā iemesla pēc, ka beidzās nauda. Ja? Tagad es arī skaitos Baltijas basketbola līgas valdes loceklis. Ja? Reāli es procesu ietekmēt, varu maz tur, vai nevar nemaz, jo tāds valdes sēdes es vienreiz, liekas, esmu bijis tikai. Būtu ļoti žēl šo turnīru pazaudēt, jo es pilnīgi piekrītu Mārķim, tas ir vajadzīgs tiem basketbolistiem, kas vēl nav, teiksim, spēlē Latvijas nacionālajā čempionātā, bet vēl nav apostījuši gaisu spēlējot ar tādiem, kas nerunā latviešu valodā. Vai tie būtu Leiši vai Igauni, vienalga. Ko darīt? Es domāju, ka maijā kaut kad es esmu dzirdējis, ka būs kārtējā valdes sēde, ir jārunā par menedžmentu, jārunā par formātu un jārunā par Baltijas līgas vietu basketbola kartē. Kāds būtu ideālais formāts? Ideālais formāts ir, spēlē visas iespējams reģionu komandas. Tikai BBL? Ideāls formāts. Ja mēs runājam par ideālu formātu reģionālām turnīram, tad ir jāziedo nacionālā čempionāta. Bet reāli Leiši ir gatavi ziedot LGL? Nē. Nav variantu. Bet ja drīkst par šo, es piekrītu Ralfam, ko viņš minēja, bet vai nebūtu iespējams, tas būtu gan vairāk neapšaubām tām komandām, kas ar BBL saskata savu nākotni šodien, bet kāpēc BBL nevarētu, lai nebūtu jāziedo tie nacionāli čempionāti, BBL nevarētu vienkārši tām komandām, kas spēlē BBL, un tās nebūtu visas nacionālo čempionātu komandas. Vienkārši būtu nosacīts 2 divīzijas. Viena no katras valsts, kas spēlē BBL, un pārējās, kas spēlē nacionālajā čempionātā. Un tad, kad ir BBL noslēdzies, regulārajā čempionāts ar play-off, tad tās komandas atgriežas un spēlē play-offu savā valstī. Nosacīti 3-4 no BBL Latvijas komandas. Apakšā tas līmenis, kas ir spēlējis tikai Latvijā, vēl ir izcīnījuši, tur pieņemsim 2 vietas, pirmās 2. Un tās 6 komandas izspēlē, tās saliekās pēc BBL tabulas, tās 2 saliekās pēc šīs, un tev ir play-offs, un tu pie viena vēl tie aprīlī, maijā var izspēlēt nacionālo čempionātu, atgriezt tādu brīnišķīgu nacionālu patriotismu un tā. Es domāju, kaut kāds tāds formāts, jo, ja neko tādu nedara, tad tas BBL, diemžēl, būs nedaudz klamzīgs. Un tas formāts šobrīd ir klamzīgs. Mēs latvieši tādam varētu piekrist, bet vai Leiši būtu gatavi piekrist tādā izspēlē? Gunts saprot, ka tas ir līdzīgs tavam ideālam formātam, jā? Ko ieminēja Edgars? Par formātu runājot, jā, patiesībā tas ir tas, ko darīs līga un ko Balkānu gals dara, jā, viņi pat dara vēl mazliet smalkāk, kas man, teiksim, vēl vairāk iet pie sirds, jā, ka tās labākās Serbijas, Horvātijas, Slovenijas un kas tur vēl ir. Bosnijas, Melnkalnes, Maķedonijas, jā, viss šie reģionu komandas, Ungāri arī piesaistīti, jā, tieši tā. Viņi izspēlē to Adrijas līgu šķiet līdz marta beigām, to pamatturnīru, kas ir labas spēles, labiem klubiem. Tad ir īsts Final Four Adrijas līgā, bet Serbijas čempionātā, teiksim, nāk klāt notiek vēl 2 apaļturnīrus, kur pienāk klāt labākās komandas no Serbijas, nosacīt, sakot, 2. līgas, jā, un viņi to visu paspēlot ar aprīlī maijā izdarīt labi, jūnijā viņam mazliet iestiepjas tur play-off astiekšā, jā. Bet tur ir iespēja redzēt, katra komanda ir iespēja redzēt mājās izbraukumā, jā, ir normāls spējas skaits, normāla intriga un tā tālāk, jā, tā kā, patiesībā tas būtu labs gājiens, bet te jau, pirmkārt ir, cik es esmu sapratis, atrodoties tuvu cilvēkiem, kuri regulāri kontaktējās arī Baltijas līgas vadībā, jā, kad ļoti liela problēma ir vienoties ar Leišiem, jo Lietuva ir. Viņi stāv un krīt par LKL, jā? Viņiem ir, jā, un pats galvenais, ka viņiem tam LKL ir stabili sponsori, jā, un sponsori, kurus neinteresē Baltijas tirgus, kurus interesē Lietuvas čempionāts.
Un tajā brīdī tur daudz kas atdurās. Un, protams, nāk klāt jau arī visas subjektīvas problēmas ar menedžmentu, izveicību vai neizveicību. Jā. Arī droši vien. Bet tur jau ir tas paradoks, ka, teiksim, Roms Bruzauskis ir iespējams lielākais džentelmenis visās 3 Baltijas valstīs. Ja? Iespējams, labākais tiesnesis, kāds ir tiesājis šeit. Jā. Par to es vēl varētu pastrīdēties, jo tiesnešu darbība tā ir tāda subjektīva stēle. Neatnesīsim Oļegu, protams. Mēs pie Latvišā labāk paliksim. Arī Maris Bernāts viņa labākajos gados. Jā. Tā kā tas tā saprot. Viņš strādā gan vienā organizācijā, kur ir stabils kalendārs, 4 apuļu turnīrs, kas arī tika izcīnīts. Faktiski šis ir pirmais gads pēc liela pārtraukuma, kad visi komandas spēlē 4 apuļus LKL, kur ir stabils finansējums, kur basketbols ir sporta veids numur 1. Tagad viņi jau nāca ar tā Baltijas līgā, ar tādu, ko mēs tiem latviešiem un igauniem basketbolu mācīsim spēlēt. Ja? Tagad mainīt to stabilo situāciju un iejūgties kaut kādā projektā. Priekš kā? Jā, brauc, kāda tad ir attīstība? Bet šeit tikai viens aspekts. Es, protams, neesmu tur liels lēšu speciālists pēdējos gados, ar viņiem mazākas kontaktējies, bet es netīšām šogad, slēgājot pie vecākiem, aizbraucis vienās brīvdienās, slēgājot televīzijas kanāls, uzslēdzos kādai Lietuvas programmai, nepateikšu kādai, un skatos, ops, Žalgiris ar Rītas spēlē, regulārā čempionātā kaut kāda spēle tur. Viss labi, spēle tur gan Lietuvas Rīts ielika tā, ka maz nelikās kaut kādi 25 punkti. 20. Jā, bet viņi spēlēja Lietuvas Rītas mazajā zālē pustukšā. Top Lietuvas čempionāta spēle starp 2 grandiem norisinājās Lietuvas Rītas kluba mazajā, vai tā saucamajā treniņa zālē, kur bija pustukšā. Tā kā, jā, televīzija, ja? Tā kā problēmas, acīm redzot, ir arī viņiem. Skaidrs, tās problēmas nav Kaunijā. Ja, jo Kaunijā dēļ tā, ka tur ir tomēr tā ir tāda maznozīmīgāka pilsēta, varbūt tā kaujinieši nedomā, bet tomēr uz tās Eiropas kartas un notikuma kartas, tad tie notikumi tiešām ar basketbolu gan sākās, gan beidzās. Ja. Protams, tās skatītāja problēmas nav, bet visur citur viņas tāpat lēšos ir. Bet, ja drīkst par priekšlikumiem, tad es piekrītu. Visticamāk, ka lēšiem ir problēmas, visticamāk, nevar notikt ātri un tam līdzīgi. Bet varbūt ir nepieciešami vismaz nopietni padomāt, ka ar to veidojam kaut kādu sākotnējo modeli, tad 2 valstis – Latvija, Igaunija. Mēs tik un tā to video līmeni pacelsim, tad tur spēlēs vairs nepieņemsim 4 komandas no Latvijas, bet varbūt visi 8. Jā. Klāt, kā Levs Protams, pat ne tikai Kalevs, kāds 12 komandas, tad sākam ar to, parādīsim ar laiku tiem pašiem lēšiem 2-3 gadu laikā, ka ir izveidojas kaut kas līdzvērtīgs lēšu čempionātam paralēli, un tad, manuprāt, tāda saplūšana ir iespējama. Dažreiz jau tāds evolūcijas ceļš arī ir izskatāms, ne tikai tādu revolūciju ceļu, tur nolikvidēt lēšu čempionātu un izveidot Baltijas līgu. Varbūt vajag iet tādu evolūcijas ceļu, bet kaut kāds lēmums vajag. Bet vispār, Edgar, ieskicējot to tavu formātu, ja tādā būtu Baltijas līga, Vefs būtu gatavs atgriezties BBL? Nē, par to tad varētu runāt un skatīties. Vefs nav gatavs spēlēt 3 turnīros, bet ja būtu 2 turnīri, ja, un pie šis modelis faktiski paredz to, ka ir 2 turnīri, tas, ka tur beigās arī Latvijas čempionāti bet tas no tādas sezonas ritējuma viedokļa nozīmē, ka ir 2 turnīri. Protams, mēs spēlēt, tāpat kā mēs tagad spēlējam arī Latvijas čempionātā un spēlēt pat varbūt nevis 1 apli, bet tur 2 un vairāks. To varētu skatīties. Tā problēma ar doto modeli ir tas, ka 3 turnīri, tas ir absurdi. Manuprāt, tas ir paralēli notiekoši turnīri. Pat kā 3, un pieliekam klāt vēl Eiropas kausa, mums ir 4 turnīri. Tas jau izklausās pēc tāda ceļojošā cirka, ja, kas tur aizbrauc uz kaut kādu pilsētu. Labākās Lietuvas komandas vēl nespēlē, tad arī motivācija nav tāda. Skaidrs, bet protams. Ralf, vai tā sistēma, ja būtu, tad arī Ventspilī tā darētu? Jūs būtu gatavi spēlēt BBL? Es esmu tādā brīvajā lidojumā dotajā brīdī šī jautājuma, attiecībā šo jautājumu, jo, principā, jebkurš reģionālais turnīrs, viņa rašanās priekšnoteikumi, viņa nepieciešamība ir tikai tāpēc, ka nacionālā čempionātā nav pietiekami daudz komandas, viņas nav pietiekami, vai spēles nav pietiekami aizraujošas, ja, viņas nav pietiekami līdzīgas. Ja. Vērojot to tendenci Latvijā, kā tagad, faktiski šitā bija pirmā sezona, ja viņi patiešām tā turpināsies. Iespējams, ka tāds Baltijas basketbola līgas turnīrs vairs nebūs nepieciešams. Tas viens virziens. Jo spēles LBL paliek ar vienu konkurētspējīgākās. 4 apli plus Eiropas kausi, 3, 6, 4, ap 50 spēlēm. Ok, bez play-off, ap 50 spēlēm. Tas ir viens virziens. Otrs virziens, tas, ko Edgars teica. Nav jau Lietuvas basketbols reģionālā alfa un omega. Nav. Mēs paši kaut ko darām, kaut ko varam izdarīt, un arī tie paši Igauni. Iespējams, ka tiešām nevajag skatīties vairāk uz dienvidu rietumiem, bet varbūt tomēr uz ziemeļaustrumiem. Faktiski uz ziemeļiem vairāk. Varbūt tur paskatīties, ko tur tie Somi domā. Nav jau tik švaki viņi. Ja?
Varbūt kāda Zviedru komanda. Ja? Un es domāju, mēs mierīgi par to reģionu varētu sagrabināt 12 komandas. Ja viņas spēja vienoties uzspēlēt turp šurp, ja? Tad 2 apļus plus play-offs 8. Vienalga, kā tur to formātu pēc tam var piedzīt vai izdomāt viņu iespējams interesanti. Varbūt tas ir tas ceļš, kur tam reģionālam turnīram attīstīt. Vai Ventspils būtu gatava uzņemties iniciatīvu un organizēt šādu turnīru, izstājoties no BBL? Ventspils jau, kurā tur gadā 10 gadus atpakaļ vienreiz iniciatīvu uzņēmās, mums izdevās, jā, varbūt kāpēc nē. Es domāju, ka tas jau viss ir, dzīve piespiež to darīt. Es būtu priecīgs jau vēl kāds domāt, teiksim, līdzīgi vai vēl kāds nākt talkā un mēģināt pārliecināt cilvēks, kas var iedot finansējumu tam visam šim projektam, jo projekts jau, kā reģionā, mēs jau kā Latvija, mēs neesam, kā tirgus neesam interesanti atsevišķi. Bet ja mēs paņemam tos pašus Somas klāt, Somijā tomēr ekonomika pietiekoši labā līmenī. Soma ekonomika var atrast lielas ekonomikas, kur vienkārši basketbols neko nenozīmē, bet Somija šobrīd viss kārtībā. Pagājušā gada pasaules kausa Spānijā aizbrauc, ja nemaldos, 7000 somu. Šogad Eiropas čempionāta grupa, kurā spēlē Igauni Rīgā. Mēs jau šobrīd zinām, cik tur 3, 4, 5 tūkstoši Igauni 100% atbrauks uz spēlēm. Tad interesi šajās valstīs par basketbolu acīm redzam pieaugoši. Iepretim tiem pašiem Leišiem, kur viss liecina par to, ka līdzīgi kā Latvijā, ja, ir kaut kāda līdzjutēja krīze. Ja. Tā kā, manuprāt, no tāda potenciāla viedokļa šis ir ļoti, ļoti pareizs virziens, ja mēs runājam savukārt par tādām iezīmēm, lai mēs varam tikt prom no tiem padomju laikiem, tādām padomju rīcības modeļiem, tad tās, protams, ir absolūti uz nopietnu sistēmu veidošanu orientēts valsts, Zviedrija, Somija, es domāju, protams. Es būtu tikai par, un tas, protams, arī BFam būtu nopietna motivācija pārskatīt savus prioritātes spēlēt vienā vai otrā turnīrā. Bet es esmu vienmēr teicis, ka pie esošā modeļa Baltijas basketbola līga BFam nav interesanti. Pie cita modeļa, kāpēc nē? Skaidrs, ka šis ir ļoti interesants reģions, un mēs šodien skatāmies varbūt uz Igauņu basketbolu ar kaut kādu skepsi. Pēc 5 gadiem tā situācija varbūt pamainījusies. Tas var būt nopietns, līdzvērtīgs spēlētājs ar 1, 2, 3 klubiem, izlasi un tam līdzīgi. Tā kā Igaunija nopietna ekonomika. Atcerēsimies vienu lietu. Igaunijas ekonomika ir par 25% uz iedzīvotāju lielāka nekā Latvijas ekonomika. Jā, tā kā potenciāls Igaunijā, protams, ka ir. Jā. Jautājums ir, vai ir kaut kāds formāts, kurā šis ekonomiskais potenciāls var izpausties. Vai kungiem ir kas piebilstams vēl par potenciālo reģionālo turnīru? Principā jau šajos virzienās jau tik domāts jau pagājušajā gadā, un iespējams, ka pat pagājušajā gadā, jā, bet viss jau, un ne tikai domāts, bet arī kaut kādas kustības. Es zinu, ka ir izdarīts, jā, tā skaitā uzņemot sakars ar Somiem un Zviedriem, tie sakari faktiski regulāri, jā. Tikai tajā brīdī, kad nonāk runa līdz konkrētiem projektiem un konkrētiem šo te, spēku apvienošanai, jā, tad izrādās, ka Somiem ir prioritāte savus čempionātus, viņiem ir stabils kalendārs un tur pamēģina iespraukties iekšā. Jā. Somiem viena komanda spēlē BBL 2 sezonas, ļoti labi, vairāk viņi neko nav spējuši deleģēt. Jā. Zviedrija bija līdzīgs stāsts šogad, tur Zviedri nespēlēja. Viņi arī attīst savu nacionālo čempionātu. Ar Igauniem arī bija runa, ka būtu forši, būtu interesanti, jā, bet tad, kad uzdev jautājumu, bet tad mēs bez Leišiem. Un tad no klubiem jau nāk tas, ka vispār Leišiem vajadzētu uzspēt, Leišiem ir interesanti, Leišiem ir forši. Ja? Un varbūt, ka tā ir tā Latvijas demokrātijas tās negatīvās izpausmes, kad ieklausoties šajos te daudzajos viedokļos, ja? Tad galā iznāk tas, kas iznāk. Ja? Bet par Baltijas līgu es piekrītu, ka varbūt formāts joprojām nesaprotams un tā, bet šogad vismaz bija viens solis uz priekšu. Jo atteicās no tās prakses, kas bija iepriekš, kad tur dalība bija nacionāla čempionāta nedēļas, un tad bija BBL nedēļas, un tad tiešām nevarēja saprast, kur kas kā. Jā. Tagad jau faktiski bija ritms vienāds gan Eiropas kausiem, ULEP kausam un Baltijas līgai, respektīvi nacionāla čempionāta spēles notiek nedēļas beigās, un nedēļas vidū katrs klubs var spēlēt savus starptautiskos mačus. Ja, vai tas būtu Eiropas kauss, vai tas būtu FIBA kauss, mums šogad tur nespēlēja, vai Baltijas līga. Jā. Tā kā patiesībā tas kalendārs jau bija diezgan ritmisks. Mārtiņ, kas piebilstams? Es teiktu, kad tiekam galā ar to, kas notiek šeit Latvijā, sakārtojam LBL, uztaisam viņu tādu, kādu mēs gribam, tādu, kurš ir interesants līdzjutējiem komandām, un tad, ka mums ir spēcīga sērdi, mēs saprotam, mums ir vajadzīgs BBL, vai kurš cits turnīrs, teiksim, sākam ar to, ka ievedam kārtību mājās. Par LBL vēl diskusija būs, bet kārtība mājās, manuprāt, ir visām komandām šeit rapļi, un ar to jāsāk, jā. Tieši tā, atgriezīsimies tagad atkal pie nacionālā čempionāta. Aplūkosim 3 grafikas.
Šeit mēs varam vēlreiz redzēt play-off darbu, bet aplūkosim 3 grafikas, kāda bija regulārā sezonas noslēguma tabula pēdējās 3 sezonās. Lai varētu padiskutēt, kāds būtu ideālais izspēles formāts. Šeit redzam pagājušo gadu Ventspils un VF diezgan pārliecinoši kontrolē notikums turnīra tabulā. 3. vieta atpalika ievērojamāk, tāpat arī apskatīsimies 13. un 12. gadu. 13. gadā redzam, VF komanda spēlē 2 apļus, bet viņu pārsvars bija ievērojams. Un 12. gadā arī līdzīgi. It kā daudz ir runas par to, ka kāpēc jāspēlē Ventspilī mazāk apļu un VFam vēl mazāk un ir šie procentālie dalījumi, bet tas ļāva šo sezonu tiešām citām komandām reāli pretendēt, piemēram, Liepājai pretendēt uz 1. vietu un pat pacīnīties ar VF un Ventspili, kas nezinu, vai būtu, ja VFam būtu jāspēlē vēl 2. aplis. Vai Ventspilī, ja būtu jāspēlē 4 apļi un VFam 4 apļi. Tāpēc tas ģenerālais jautājums šobrīd ir tāds, kāda būtu ideālā Latvijas basketbolīgas izspēles sistēma? Mārtiņš jau savu domu tā kā pateica, mēs varētu turpināt ar Ralfu. Ideālā sistēma būtu 18 komandas, 2 apļi. Ja. Ņemot vērā Latvijas klubu skaitu, 8, tad, ja mēs atgriežamies realitātē, jā, tad ņemot arī vērā Eirokausu un tā tālāk. Es domāju, ka ideālā situācija droši vien, ka būtu 4 apļi visiem. Tas ir, es tad absolūti nepaužu klubu viedokli. Es tad runāju, teiksim, kā basketbola skatītājs. Ja. Bet klubu viedoklis kāds? Nav, mēs neesam par to runājuši. Viens ir fakts, mums šogad bišķi pietrūk spēles. Tā kā ir jādomā, vai mēs varam, tad, ja tie ir 4 apļi, tad tas ir nacionālais čempionāts, ja ir 10 komandas, pieņemsim. Ja. Tie ir 36 regulārās, ja, iznāk. 36 regulārās. Tad, ja tie ir Eiropas kausi, 10 vai 2, vai 10 vai 8, tad vēl tas šķiet, ja tā vēl ir Baltijas līga, tad tas ir liels jautājums. Kāds ir formāts Baltijas līgā atkal? Atliekam varbūt tagad Baltijas līga malā, kā izteicās Mārtiņš, varbūt tiešām izanalizējam. Es runāju par spēļu skaitu, tas ir tas primārais. Ja, viena profesionāla komanda, mēs neesam NBA komandas, kas netrenējās, bet spēlē, faktiski, ko viņi tur sagatavo, iziet analīzi un aiziet uz shooting treniņiem. Ja. Mēs tomēr trenējamies smagi. Un līdz ar to tas spēļu skaits ir svarīgs. Es domāju, optimālais variants bez playoffiem ir ap 50 līdz 60 spēlēm sezonā. Tad arī tā, lai to apetīti neatsīstu. Ja. Bet varbūt tad LBL vajadzētu spēlēt 8 komandām, tikai tiešām labākajām. Tad būtu 4 apļos 28 spēles. Tā es nevaru teikt, tāpēc, ka ir daudz basketbols tā tomēr ir tāda valstiska padarīšanies. Tā teikt, mums jau tomēr ir svarīgi, lai katrā daudz maz lielākā pilsētā būtu profesionāls basketbols, ja tā var teikt. Ja. Bet, ja viņš īsti pusprofesionāls, vai tas dara LBL? Ko mēs izdarītu? Mēs pateiktu universitātei paldies vai saldu nokancelētu. Kāpēc? Tur ir savas idejas, kāpēc viņi spēlē basketbolu. Un tā kā es jau teicu iepriekš, arī šo sezonu nav tā, ka tu aizies uz to maču un tu zini, ka tu viņiem pārbrauks pāri. Var paveikties un tu vari pārbraukt pāri, un tā spēle ir vieglāk, bet var aiziet pilnīgi viss savādāk, un tā spēle iet līdz pat pēdējās ceturdaļas vidum, ka tu nezini, kas tad tagad būs, jo tas stress, viņš jau pieaug. Ja, it kā tiem nosacītiem favorītiem jau spēlē tā katra minūte, ja spēle līdzīga, viņi paliek grūtāk un grūtāk. Tā kā, jā, visi spēļu skaitā, bet, ja mēs runājam par ideālu formātu, tas ir visiem vienāds spēļu skaits un tā. Edgar, kāda ir VF pozīcija šajā sakarā? Es paldies Dievam atšķiršos. Es domāju, tas nav ideāls formāts, tāpēc, kad mēs dzīvojam Latvijā. Ironizējot tiešām. Latvijā nekas nav ideāli? Nē, tāpēc mēs dzīvojam Latvijā, kurai ir tāds izmērs, kāds ir. Tik komandas līdzvērtīgs, cik ir. Un tāpēc tas nav ideāls formāts priekš Latvijas, jo vispār uz papīra ideāls formāts, kā Ralfs teica, 18 komandas, 2 apļi un play-offā tur 8 komandas. Un no pirmās kārtas līdz 4 uzvarām. Bet mēs dzīvojam valstī, kas nav uz tāda izmēra kā Spānija, piemēram. Ja. Respektīvi, es uzskatu, ka var iet no tās puses, kuras Ralfs teica, tātad spēļu skaits. Pilnīgi normāls un profesionāls virziens var iet arī no tā aspekta, turnīru skaits un spēļu skaits nedēļā, piemēram, ja, jo tas kopumā redz... Tieši tā, un tad, ja komanda spēlē, kā VF gadījumā, spēlē VTB turnīrā, spēlē Eirokaus turnīrā, varbūt mēs varam izspiest, lai saprātīgs apjoms būtu, 2 apļus LBL.
Bet tas arī vairāk ir uz tāda rēķina, nu, ka mēs norakstam Eirokausu, nu, ja ne pēc pirmās kārtas, nu, tad visticamāk jau no otrās grupas ārā neizkļūsim, jā. Bet arī tāda pieeja kaut kāda mistiska. Vajadzētu jau tomēr tā kā tur domāt par to, ka varbūt cīnīsies līdz galam, jā. Savukārt tad sanāk traģēdija tajā aprīlī. Ja gadījumā visur izcienās tālāk. Es tagad tieši gribētu iestrādāties ar grafiku, aplūkosim VF rezultātus pēdējā sezonā. Tu minēji, ka klubs spēlē VTB līgā, šeit redzam Vēnspils logo, bet tūlīt parādīsies arī VF komandas rezultātā. Tad ULEB kausā 1-9 bilants, VTB pagaidām 11-16, LBL 8-2. Un tu saki, it kā būtu jādomā par to, lai mēs Eirokausā tik pēc iespējas tālāk, bet redzam, ka mums īstenībā komandai iet pēc pēdējā laikā diezgan slikti. Un esmu jau, vismaz pēdējā sezona to rāda. Un man sarunās privātās ar kādu no jūsu klubu pārstāvjiem, nesaukšu kuru, teiksim, tāda doma jau varbūt sāk parādīties, kad būtu jāizvērtē, vai vispār ir vērts piedalīties ar šī brīža budžetu, ar šī brīža iespējām ULEB turnīros, jo tie ir lieli izdevumi. Tu gan runāc nenormālās pretrunās. No vienas puses tu uzdod jautājumu par ideālo formātu, un tad tu sāc runāt par skarbo realitāti. Tad saprotam, par ko mēs runājam. Ja mēs runājam par ideālo formātu, tad ideālais formāts ir spēlēt vienā turnīrā, tikai un vienīgi. Ņemot vērā, ka tomēr būs, tātad, ja mēs atgriežamies realitātei, tad ja mēs spēlējam VTB un spēlējam Eirokausā, vairāk pa 2 apļiem Latvijā mēs spēlēt nevaram. Fiziski nav iespējams. Ja mēs skatāmies uz reālo situāciju šobrīd ar budžetu, ar VF šīs sezonas situāciju, ka mēs faktiski veidojam komandu no jauna, arī pirmajā gadā ar iepriekšējo modeli. Mēs arī slikti nostartējām Eirokausā, un katrā nākamajā gadā mēs nostartējām arī aizvien labāk. Tur pašās beigās, mums bija 3 gadu cikls, 3. sezonas izskaņā, mēs cīnījāmies pēdējā spēlē un izšķīrās tur pēdējās minūtēs, ka mēs vai Bilbao 10 000 pilnu zālē iekļūs izslēgšanas. Tas tomēr jau bija 2 gadus atpakaļ. Tieši tā, bet to es runāju. Tu veido modeli kaut kādam periodam. Mums šis ir pārējais gads, kurā mēs no nulles faktiski veidojam komandu pēc iepriekšējā modeļa, un mēs rēķinamies, ka pirmajā sezonā Eiropas kausos ir ļoti nopietns turnīrs no visiem viedokļiem, no pretinieku viedokļiem. Tas rezultāts mums nav, varētu nebūt izcils, un arī maigi izkoties nav izcils. Bet vēl viens aspekts. Visas tās 10 spēles, kuras tu parādīji, tika izspēlēts pusotrā mēnesī faktiski, novembrī, decembrī. Paralēli mēs spēlējām, VTB, tur katru nedēļu, ja, un tur arī tās problēmas sāka rasties. Ja tev nav tas budžets tāds, ka tu vari turēt reāli konkurētspējīgs, nevis 12, bet ideāli var neviens 15 spēlētājs, ja, tad tik blīvā režīmā tu spēlēt nevar. Un kur nu vēl pielikt vēl 3 apaļus Latvijas līgā klāt? Edgars, tieši tāpēc no šī, ņemot vērā tomēr šīs budžeta iespējas pēdējos gados, jautājums arī bija par to ULEB kausu. Vai tas ir kā mantra, ka ir jāspēlē VFM ULEBā? Nē, tā nekad ne. Mantra tā noteikti nav. Tāpēc vairāk iemeslu pēc, un galvenokārt tā iemeslu pēc. Iepriekšējos gados bija labi rezultāti, tas bija loģiski. Taisnība, un bija lielāks budžets, līdz ar to varēja konkurētspējīgāk cīnīties. Restīvi mantra, manuprāt, ir nonākt līdz, no šajā gadījumā, ja mēs par VF runājam, tad līdz VF ideālam modelim sezonas ietveros. Un tur es piekrītu, kad ar esošo ULEB kausu, tādu formātu, kāds šis kauss ir, ir zināmas problēmas. Es tev piekrītu. Vai mēs spēlēsim vai nespēlēsim, šobrīd tiešām pāragri runāt. Pirmkārtām, lai kvalificētos, vajag uzvarēt Latvijas čempionātā. Jā, tā kā, tas ir pirmais priekšnoteikums. Tad vispār var dabūt, bet tas nav nekur rakstīts, un ar to nevar rēķināties. Jā, tas tev ir zināmā mērā tomēr veiksmes rezultāts un dažādi sakritība rezultāts. Tā kā no sākuma ir jākvalificējās vispār līdz iespēju, un pēc tam ir jālem. Bet, protams, ka formāts, ka būtu viens starptautisks turnīrs un Latvijas čempionāts ir ērtāks, pareizāks, uz rezultātu orientēts. Edgars, ja klubs nespēlētu ULEB kausā, vai būs apsvērts spēlēt 4 apļus LBL? Protams. Tur jau tev viss sanāk. Jā, tev viss sanāk. Tev izkrīt ārā tas 1,5–2 mēnešu pirmā grupā ULEBā vai Eiropas kausā, un pēc tam, ja mēs domājam, ka arī otrā ir te vēl tas pat, vēl 20 spēles tev faktiski, jā, protams. Aicinām ikdienu vērot aizraujošākos mačus un aktuālos sporta notikumus uz lielajiem TV ekrāniem HD kvalitātē OptiBet sporta bāros visā Latvijā. Čempionu līga, KHL, NFL, Premjerlīga, NBA, NHL. Atpūties OptiBet sporta bāros Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Tukumā un Ventspilī. OptiBet sporta bārs LV.
Un vēl jautājums par VTB vienoto līgu no sportiskā viedokļa. Neapšaubām ļoti svarīgs turnīrs un vajadzīgs un Eirolīgas klubu un Eirokaus klubu, bet ko darīt varbūt no tāda mārketinga un politiskā viedokļa? Piemēram, pēdējā spēle pret Somu Bizonas komandu. Es biju šokā negatīvā. Uz preses konferenci ieradies viens žurnālists. Pat tu, Gunti, kurš regulāri nāk uz basketbolu, tu nebija uz to atnācis spēli. Kāpēc vispār nebija uz to spēli? Es pilnīgi noteikti būšu rīt. Bet redz uz Somu komandu. Es paskatījos tabulā. Leģendārais Māris Noviks bija vienīgais žurnālists, kas bija ieradies uz VF komandas preses konferenci. Jau leģendārais. Nu, savā ziņā. Un tas man bija tiešām negatīvs pārsteigums, ka ne tikai varbūt labi skatītāji, tā ir tāda plašāka problēma, bet pat mēdīji vairs neuzskata par vajadzīgu nākt uz spēli svētdienā, kad līst lietas un īsti nekas cits nenotiek Latvijas sportā. Es domāju, ka tur ir virkne problēmu. Skaidrs, ka mēs pārdzīvojam kaut kādu krīzi, gan VFS, gan basketbols Rīgā kopumā. Tomēr tā bija svarīga spēle, cīņa par play-offiem turpinās. Neapšaubāmi, bet es domāju, tas ir viens aspekts. Mēs pārdzīvojam krīzi kaut šeit reāli Rīgā. Otrs aspekts, protams, ir tas, ka tas politiskais aspekts, viņš, protams, ir problēma, to nevar noliegt, un es varu atkārtot, cik gribu, ka atšķirībā no KHL tomēr VTB vienotā līga nav tik izteikta. Krievija, kā valsts, jā, tur ir tomēr tas gan dalību valstu sastāvs. Ko kā salīdzināt Krievijā basketbolu? Arī, jā, bet es domāju, ir tas tā organizācija kā tā, tur tomēr ir daudz valsts, vairākas valsts, tā skaitā no NATO valstīm, no Eiropas Savienības, jā, tur un tam līdzīgi. Bet acīm redzot, tas politiskais faktors, tā arī ir faktors, es domāju, tas ir vēl viens aspekts. Un trešais tāds būtiskais aspekts, es domāju, šai konkrētā sezonā varbūt arī vēl pie visklāt tas rezultāts pēc tā zaudējuma Kalevam, tā ticība tam, ka VFS var kvalificēties, iespējams, ir tāda vispār zemāk. Bet skaidrs, ka tā ir problēma, un tā problēma ir pirmām kārtām jārisina mums, jādomā. Jā, kādā veidā no šīs krīzes tikt ārā. Bet basketbolam mēs gribētu teikt arī kopumā, protams, Rīgā ir zināmas problēmas. Es nezinu, kur ir palicis skatītājs, jo mēs labi vairs nerunājam par kaut kādiem 2005-2007 gadu, ka bija tur tiešām pilna arēna uz spēlēm. Tie paši 2-3 tūkstoši. Pat vairāk, tur bija tāds stabilais. Tad jā, bet mēs šobrīd runājam par tiem 2-3 tūkstošiem. Es domāju, ka viena liela daļa varbūt skatītāji arī tiešām, lai cik tas skarbi neizklausītos, ir arī devusies emigrācijā. Jā, šajos gados mums ir daudz cilvēki izbraukuši no valsts, un skaidrs, ka ļoti iespējams, ka arī kaut kāds tas cilvēks, kas bija kaut kāds basketbola, tā skaita apmeklētājs, tas ir punkts numur 1, ir kaut kāds, man ir grūti pateikt, it kā nav skandāli, it kā nav nekāda tāda negatīva aspekta, bet, ja skatāmies kopumā to attīstību, viņi pat ir bijusi pozitīva basketbolam kopumā, jā, bet skatītājs klubu līmenī netic, un tas, protams, ir ļoti, ļoti demoralizējoši gan klubu vadībai, gan spēlētājiem, jo ļoti grūti spēlēt pie tukšām tribīnēm un tam līdzīgi, bet, zini, latvieši sīkstauta, jā, un pagaidām ar visām negatīviem pārdzīvojumiem, tādiem emocionāliem pārdzīvojumiem cīnamies un cenšamies to vezumu vilkt un nonākt situācijā, kad atkal arēna mūs, Rīgā konkrēti priecēs uz basketbolu, klubu basketbolu, pie puslīdz pilnām tribīnēm. Pirms ķersimies pie Vēnspils čarsgriezuma, varbūt tādā sezonas kopskatā, Mārtiņ, varbūt tev jautājums, ko darīt ar to VTB līgu? Skaidrs, ka tur ir jāspēlē, bet kā atgriezties skatītāju tribīnēs un Gunta Kēseli uz preses konferenci? Es varbūt izteikšos formāta sakarā, ja, kur man īstenībā pavisam īsi. Sāksim ar formātu. Īstenībā pavisam īsi. 4 apļi, plus katram klubām viens starptautiskais turnīrs, kam FIBA kausas, kam Eirokausas, kam VTB, kam BBLs. Un tas, man liekas, ir ideāls risinājums pie pašreiz ierobežojušiem objektīviem apstākļiem. Bet ja drīkst tā, Mārtiņ, palabot, arī nosacīt. Redzi, BBLs un VTB vismaz no tā turnīra žanra viedokļa, sauksim to tā, ir salīdzināms, jo viņš tā kā noris tādā diezgan atbilstoši tai sezonai. Eirokaus ir problēma, jo tev šis turnīrs var beigties pirms Ziemassvētkiem. Un tad, ko tai komandai darīt, kas, piemēram, ir tur uzbūvējis kaut kādu budžetu, kāpēc viņai neļaut pēc jaunā gada uzspēlēt BBLā? Un tad sākās šis klamzīgums. Problēma ir īstenībā Eirokaus formātā. Tur arī ir tā problēma, kad, kā tu saki, tiek prognozēts pārāk daudz situācijas. Ja, ja mums būtu 4 apļi LBLā, tu objektīvi saproti, ka tev nav variantu uzspēlēt Eirokausos, LBLā un BBLā. Un tu saproti savus kluba spēlētājiem finansiāli iespējas, un tu izlēmi vai piedalīties tagad rudenī Eirokausā ar iespēju, ka tev viņš beigsies, bet tev kā B variants paliek vēl 2 apļi LBLā, nevis tā kā Ventspilī mēnesi faktiski bez spēlēm.
Vai arī tu pieņem lēmumu, kad rudenī varbūt vēl neesmu gatavs kaut kādu iemeslu dēļ, bet es spēlēšu šo pavasarī VBL. Bet tu tikpat objektīvi saproti, ka tev nav variantu, jo tev ir 4 spēles LBL. Otra versija, protams, ir iet to ceļu, ko Eirolīgā, jo, kā jūs zināt, pēdējos gados Eirolīga tur pamainīja savu formātu, un tās komandas, kas nekvalificējās tālākam ceļam pēc Eirolīgas trofejas, tās nonāk Eirokausā, tādā ziņā Eirolīgā šo problēmu tiem klubiem, kas spēlē Eirolīgā, tā kā atrisinājās, tā sezona ir garāka. Man šķiet, ka šie 4 apļi, kas būtu, kā saka, Latvijas grūti pateikt, defaultā angliski, jā, pēc noklusējuma, jā. Kad tas palīdzētu, tā skaitā, jebkuram klubam pieņemt lēmumus par saviem starptautiskiem turnīriem un izvērtēt savus finansiālos un sportiskos iegūmus no katra. Es tikai viena replika, ja gadījumā VFS atteiksies spēlēt Eirokausā, vai pirmkārt tas nebūs ļoti ievērams solis atpakaļ klubam, kurš tomēr pēdējos gados vienmēr tur ir spēlējis. Otrkārt, vai nav jābaidās no kaut kādām sankcijām iespējamām, kas ir piemeklējuši? Piemēram, tu tā sāc runāt, tā kā mēs to nopietni izskatītu tādu versiju. To vajadzētu palabot, jā, lai to es nesaku, ka jūs tāpēc bija jautājumi. Lietvītos, jā, un tad man te būs jāskaidro. Edgar, tas viss bija jautājums formā un izvērtēšanas formā. Kā visi jāņem vērā ar tie apstākļi, ja gadījumā atteiksies vai kaut kādas sankcijas nedraud no ULEB. Tāpēc es saku, mēs šobrīd vispār neapspriežam versiju, ka mēs nespēlēsim Eirokausā. Mēs vienkārši runājam par teorētiskiem modeļiem. Un teorētiskie modeļi jau te tik izkristalizēti. Protams, tā skaitā ir, ja vispār pieņem kaut kāds lēmums, ir vienmēr jādomā par to, vai tas nevar ilgtermiņā nes kaut kāds negatīvs sekas. Tā kā tas ir viens no faktoriem, bet es pieminēšu, tai brīdī, kad to lēmumu nopietni apspriež, šobrīd nav tāda situācija. Jāuzvar Latvijas čempionātā, kā tu teici. Pirmkārt, jā, un otram kārtām vispār ir jānonāk dienas kārtībā kluba vadības līmenī tāda idejai, ka nespēlēt Eirokausā, uz doto mirkli tāds idejas nav. Gunti, kas piebilstams vēl? Es tā visu laiku sēdēju un rēķināju galvā. Jā. Nesanāk jau nekas no tās ideālas schēmas, jo, ja ir 4 apļi Latvijā, tad 36 spēles, tur VTB neiet iekšā nevienā variantā. Jā. VTB šogad ir 30 spēles, 36 spēles Latvijā, 4 apļi. 4 apļi Latvijā ir 36 spēles komandas. VTB 30 plus 30 spēles, 66 spēles. Pareizi 36, jā. Var to darīt. Mēs varam atgriezties atpakaļ 2010. gada sezonā, Ralf, kad tu biji Latvijas basketbola līgas direktors, visas komandas spēlēja 4 apļus. Pirmie, kas brēca no pārpules, toreiz bija Ventspilnieks, starp citu, jā. Un VFS toreiz nebrēca tikai tāpēc, ka bija iztaisīts tas gājiens, par ko var diskutēt joprojām, jā, par VF un VF junioru spēlēšanu, kur bija plašāks spēlētājs sastāvs, tad bija rotācijas, tā nevarēja saprast, kurš trenē, kurš netrenē. Kaut gan patiesībā tajā Latvijas situācijā, kad visu laiku jābūt gataviem reaģēt uz kaut ko uz ārējās pasaules kairinājumiem. Ja? Un, manuprāt, tas tomēr tik elastīgi pieeja bija gandrīz optimālais variants, optimālais risinājums, ja? Kas arī galā toreiz noveda pie ļoti interesantas Latvijas čempionāta galotnes, pie ļoti labu VF sniegumu Baltijas līgā, ja? Kad vienīgā reize, kad izdevās kādu no Lēšu superklubiem vinnēt un tā. Ja? Bet es nesaprotu, kāpēc nevar nospēlēt 66 spēles. Tev faktiski vienkārši jābūt dziļākam sastāvam un to dziļumu veidot jaunais spēlētāji. Jā, tad ir jautājums par kluba politiku, ja, jo man bija saruna ar VF skolas pārstāvjiem pirms kādu laiku, kur stāstīja par to, ka jauniem spēlētājiem vajadzīga spēja praksi, un labprāt spēlēt LBL1 ar visu to, ka tur zaudēt un tā tālāk. Ja. Es saku, bet var jau būt, ka ir vērts tad jūgties ar lielo VF kopā un šo te VF juniors variants atcerēties. Ja. Arturs tur sāk stāstīt visas, tās organizatoriskās lietas, kas tur visas problēmas, kas parādās, tā skaitā viena no problēmām. Katram klubam jau būs savas problēmas, bet ja mēs skatāmies kā modeli, tad faktiski ir jāveido vienkārši dziļāks sastāvs uz jaunu spēlētāju. Bet tur, protams, ir viens arī milzīgs mīnus, kas no kluba interesēm vienkārši skatoties redzēt, būsim reāli, kluba reputācija veidojas arī no kādiem rezultātiem. Kāpēc mēs toreiz saucām VF juniors? Mēs tāpēc, lai tad, kad parādīja, tā kā tur spēlē tiešām tādu jaunāku un pat cits treneris, pat galvenais treneris, Rims Kurtnēts nevadīja Latvijas spēlēs VF komandu, lai tad, kad mēs klausās rādio, kad VF zaudēja saldumu, ja, lai tādam paviršākam basketbola līdzjutējam, kurš tik daudz neseko līdzi un nezina visas tās nianses, lai nerestos arī bišķi kāds iespējas, tāpēc mēs saucām VF juniors. Ja. Ja, un par to arī jādomā, tas nav mazsvarīgs faktors. Kāpēc jūs pieņemat, kad VF sāk zaudēt saldumu? Nē, ja mēs pastamies uz to, kad pieņemsim faktiski Latvijas līgā spēlētu VF ar VF skolas resursiem, tad varbūtība pietiekam augsta. Edgar, nē.
viņš tiktu padziļināts ar Nē, es Vestskolas sapratu tavu domu. resursiem. Nē, to es sapratu. Pieteikumā Jā. Vienkārši varbūt 20 spēlētāji. Tīma pret Saudu spēlē 10 minūtes, Jānis Bērziņš 20 minūtes un Kurucs vēl 10 minūtes. Es sapratu, ne taisnība, tā var. Vai Vēs varētu izskatīt, ka tiešām varētu spēlēt LBL 4 apļus plus VTB plus arī varbūt Eirokausā 12 spēles, ja tās ir tikai 2, nu pieņemsim. Nē, es teicu 3 turnīri un Latvijā 4 apļus. Tas nav Tas vienkārši nav iespējams. Pārēsim uz Ventspils klubā sniegumu pēdējā sezonā, apskatīsim tagad grafiku. Uzvaras gan ULEB turnīrā 2 BBL fināls sasniegts un Latvijas basketbola līgā 1. vieta regulārajā sezonā. Jau daudz analizējām, kā kopumā izvērtējam sezonu, arī par BBL parunājām. Parunāsim tagad par ULEB. Vai Ventspilī ir jēga ar esošo budžetu un iespējams spēlēt, piemēram, ULEB turnīrā? Nu, FIBA izaicinājumu kausā visticamāk jā, bet vai ULEB kausā ir jēga spēlēt? Nu, par šogad runājam, tad, ja es nemaldos, tad Budučnos tik tālāk ar 3 uzvarām. Paši redzējāt, ka atsevišķās spēlēs mēs vienkārši paši pazaudējām, nevis mūsu pieveica, ja, tad budžetā nav problēma. Protams, ka viņš daudz ko ietekmē, bet tas nav galvenais faktors. Vai no Ventspils redzesloka ULEB kauss ir labs turnīrs, vērtīgs turnīrs? Nu, protams, spēles ziņā jā, bet tie līdzekļi, kas tiek iztērēti tam, Nē. ja netiek tālāk? Nē, tāpēc, kad aiz turnīra formāta iemeslu pēc. Es Edgaram pilnīgi piekrītu. Ja būtu kā līga visu sezonu, kā Eirolīga, tad būtu lielāka jēga. Kamēr būs karš starp FIBA un Eirolīgu, tādi klubi, kas nevar droši runāt, ka viņi tiks Eirokausa otrajā kārtā, cietīs izaicinājumu kausā, vai ne? Bet tur jau tā problēma, ja Eirolīgas klubi, kas netika nākamajā kārtā, atrisināja savu problēmu uz Eirokausa rēķinu, tad tieši tādai pašai sasaistēji, nu, te mēs tuvojamies tam ideālam modelim basketbola pasaulē Eiropā, ja? Kādu es viņu redzu, ja nerunājot par nacionālajiem čempionātiem, par starptautiskām spēlēm. Tad tām komandām, kas neiekļūst Eirokausa nākamajā kārtā, būtu jāspēlē no nākamās kārtas Eiro Challenge, nu, tad 3. raudas turnīrā. Un tām komandām, kas krīt no Eiro Challenge, būtu jāspēlē kaut kādos reģionālos turnīros. Kā piemēram BBL? Ja viņiem tas ir vajadzīgs, kā piemēram BBL. Un tad es domāju, tas starptautisko turnīru kalendārs teorijā, mēs te nerunājam par turnīru prestižiem un vēl nezinu kādām lietām. Ja? Viņš tā kā būtu sakārtos, tu varētu kaut ko prognozēt. Un tad mēs varētu arī runāt par to, kad ir Ventspils gadījumā 4 apļi Latvijā un kausa, lai vai cik tālu, kur mēs tur nekrist uz leju, kaut kādā regresijā vai vienalga iet uz augšu, nezinu. Ja? Tā kā tev ir nepieciešams tajā starptautiskā arēnā 12, 16 spēles, tas ir normāli, un tad mēs varam runāt par to, ka tas BBL tad īsti, tad viņam nav vieta, konkrēti mūsu plānu. Ralf, vai nākamgad jūs plānojat spēlēt, ja būs, protams, iespēja, vai uzvarēsiet Latvijas čempionātā, vai iegūsiet īpašu ielūgumu, vai spēlēsiet ULEBā? Es domāju, ka mēs izskatīsim tādu iespēju, vai mēs tur piedalīsimies, to lems klubu īpašnieki. Tā kā Edgars saka, nav dienas kārtībā par to, ka spēlēs, nav dienas kārtībā par to, ka nespēlēs. Tas pagaidām nav aktuāli, jo ir jāuzvar Latvijas čempionātā. Ralf, bet runā, ka arī Ventspilī ir problēmas ar skatītāju. Vismaz man vietējā Ventspilnieki saka, ka uz vietējā Ventspils čempionāta spēlēm dažkārt nākot vairāk skatītāji nekā pat uz meistarkomandas mačiem. Un arī, piemēram, uz Ventspils dueli nebija pilna arēna, uz zvaigžņu spēli gan bija. Ko tas varētu nozīmēt? Kāpēc tā ir? Šovu vajag vairāk Ventspilniekiem? Nē, Ventspils skatītājs atgriežas. Ja mēs salīdzinām ar situāciju gadus 4 atpakaļ, tad lēnām mēs neejam tik strauji, kā gribētos. Bet lēnām mēs liekam klāta katru gadu, un viņš ir vairāk kaut ko tas pats Ventspils pilsētas čempionāts, kur starp citu daļai rīko basketbola klubs Ventspils. Ja? Uz finālu bija atnākuši 400 cilvēki apmēram. Es neskaitīju. Es par to saku, uz čempionātu nāk, tāpēc, ka nav vietējie kadri nav Ventspils klubā. Uz čempionātu jau arī nāk, saprot. Mēs vienkārši, varbūt, teiksim, tā statistika, kas ir, mēs viņu tā kā objektīvi vairāk vai mazāk liekam iekšā. Cik tur var paspēt saskaitīt, gan biļetes pārdotās, gan cilvēks, kas uz ielūgumiem atnāk. Tā nav arēna Rīga, kas ir tāda, neteiksim, ka ļoti pārskatām. Ja? Ventspilī saskaita vienu pusi, saskaita otru pusi, un tu esi dabūjis to skatītāju skaitu. Ir atsevišķas komandas, kas tos cipars Latvijā dzen uz augšu, diezgan neobjektīvi. Tā kā es domāju, ka uz tā fona, kas vispār skatās sportu, ieskaitot Rīgas Dinamo šajā sezonā, Ventspilī ir pozitīva tendence, un īstenībā es nevaru teikt, ka es līdz galam apmierināts, bet tas, kas notiek tribīnēs, ir ok. Jo pilsētā, kurā dzīvo 35-40 tūkstoši cilvēku,
precīzi nepateiktu. Ja tev vidēji nāk uz 1000, tas cik procenti no iedzīvotāju skaita, tas nav slikti. Vēl jau vairāk tāpēc, ka, teiksim, atkal runājot par krievalodīgajiem, ja, nu tā nav tā mūsu lielākā mērķa auditorija, ja, šī gadījumā. Un Ventspilī tādu cilvēku diezgan daudz. Pirms pievēršamies varbūt pēdējiem topikam, pirms prognozēšanas Latvijas nacionālajiem kausam, vēl kas piebilstams kungi, par sacensību formātu Eiropā. Tiem Ventspilniekiem, kas saka, nākamā skatītāji pašiem ieteikt aiziet, ja? Lai papilnētu tās rindas. Kā tas cilvēks, kas man teica, esot bijis uz Ventspils čempionāta spēli. Bet no savas puses var piebilst, ka tik tiešām pie katras iespējas aizbraucu un apskatos uz Ventspilu, tur uz Eirokausiem, uz BBL. Un tik tiešām, Ralfs pareizi saka, to pēdējo 4 gadu laikā ar katru gadu tu jūti, ka to skatītāju tā vidējā masa viņa palielinās. Tas ir baigi forši, jo, protams, ka pilns tribīns visiem patīkamāk skatīties. Nu, arī spēlēt. Spēlēt. Nav sanācis spēlēt pilnu tribīnu priekšā, tā kā to es nevaru izvērtēt. Kungi, pārēsim patiešām uz pēdējo topiku pirms prognozēšanas. Es zinu, ka bija Latvijas basketbola līgas klubu sanāksme vakar, lielā sanāksme, kurā bija uzaicināti visi lielās vadības no klubiem, kā kurš ieradās, kurš nē. Un tika izskatīts jautājums gan par sacensību, mazāk par sacensību formātu, vairāk varbūt par šiem play-offiem, bet arī par Latvijas basketbola līgas. Uzvarētāji? Nē, par Latvijas nacionālo kausu, vai Latvijas kausu, vai Latvijas prezidenta kausu, sauksim, kā viņi gribam. Daudz diskusijas pēdējos gados, vai vajag mums tādu kausu vai nē. Es atceros vēl manā laikā, kad es strādāju Latvijas basketbola savienībā, vēl Ojāra Kēhra laikā, kad jau viņš bija ļoti iededzies par Latvijas kausu. Tad šobrīd varbūt šīs sarunas aktualizējušās. Vajag mums tādu vai nevajag pasākumu? Mans personīgais viedoklis, varbūt arī kā basketbola interesantam, man liekas, ka kāpēc gan, lai mēs, Latvijas basketbola sabiedrība, neaktualizētu atkal basketbolu kaut kādā brīdī, februārī, martā, uztaisot super izcīņu, ir tituls, ir kaut kāds tituls, kas jāizcīna, ir atkal iespējas atgādināt, atkal iespējams uzspēlēt varbūt VFam pret Ventspilu. Kāpēc, lai mēs to nedarītu, Gunti? Uz tādu jautājumu, kāpēc mēs to nedarītu, atbild vienkārši jādara, protams. Jo patiesībā ir jau Latvijā tepat ir labs piemērs, nesaukšu vārdā sporta veidi, bet sporta veids arī ar sporta spēlē senām tradīcijām, kur ir izsens jau 3 virsotnes sezonas laikā. Decembrī tiek izspēlēts nacionālais kauss, tad martā ir reģionālā turnīra fināls un aprīlī sākumā ir Latvijas čempionāta fināls. Īpaši laikā, kad bija 3 labas komandas šajā sporta veidā, tad diezgan bieži bija tā, ka katrs vinnēja pa vienai trofijai vai vienā turnīrā labi nospēlēja. Visi laimīgi, visi parāda sponsoriem, ka mēs esam. Par to stāsti varbūt neizdodas vinnēt Latvijas čempionātu kausu, bet varbūt padalies, kas tiek diskutēts, kur ir problēmas. Viena lieta ir man subjektīva attieksme, bet es piedalījos un biju klāt arī pie klubu viedokļu apkopošanas. Un, protams, tas kopējais viedoklis, ka visi saka jā. Bet tad, kad sāk prasīt kā, tad protams, nāk ārā, cik klubi, tik viedokļi, plus vēl viens, kā tas pie latviešiem ir, 2 latvieši, 3 partijas. Tie varianti ir tātad par izspēles sistēmu, jo, patiesībā ar ko sākās, vai, teiksim, aktualizējās šobrīd šī lieta, jau sākās ar Valmieras priekšlikumu, Valmieras klubu vadības tādu publisku uzstāšanos, ka varētu to darīt. Protams, iemesls, kāpēc tas notika, apmēram tur skaidrs, jo Valmierai pašai šogad tiešām bija aktuāli, sameklēt iespēju parādīt sevi. Viņiem stipri noderēt kauss, bet būtībā process objektīvs. Tā kā valmierieši nāca ar iniciatīvu, Valmiera ierosina tātad spēlēt, sabrauc 8 komandas uz 3 vai 4 dienām, respektīvi Spānijas karaļa kausu. Šis formāts šķiet visloģiskākais. Aizņem vismazāk laika kopējā sacensību kalendārā. Gan jā, gan nē. Tad kas vēl nāca no klubiem? No klubiem nāca, ka mēs septembrī organizējam paši kaut kādas pārbaudas spēles. Mums tur ne tā dārgi, ne tā neērti, bet vispār varētu apvienot. Varētu arī septembrī uzspēlēt kausu. Vai iesakt sezonu? Vai iesakt sezonu. Kas citās valstīs ir superkaus tā sauc. Nākamais variants uzreiz arī no dažiem klubiem nāca, teiksim, interesi par to, ka kā tad LBL2 un varbūt pat LBL3 iesaistīt. Kas arī, teiksim, tā tīri no basketbola savienības viedokļa varbūt arī pat būtu loģiski, jo mums jādomā, šis te formāts 8 komandas, tas vairāk tā kā izskatās pēc tāda līgas kausa, Alders LBL kausa. Ja runa par Latvijas kausu, kāpēc nedot iespēju uzspēlēt arī LBL2
un pat varbūt LBL 3 komandām. Protams, negluži LBL 3 pret VF un Ventspili, jā, bet LBL 3 pret LBL 2, tālāk pat repīt LBL 2 labākās komandas ar LBL 1, jā. Pasaules sportā ir pietiekami daudz piemēru, kur tieši kausa izcīņās notiek visādi brīnumi. Protams, futbolā biežāk, jā, bet arī basketbolā tas viss tā var būt. Jā. Un tad kopējā atziņa bija tāda, ka jā, vajag, bet tagad kādam jāuzņemas tā pat iniciatīva, bet tas praktiskais darbs, apkopot tos variantus, saskaitīt arī galā visas arī naudas lietas, jo tas bija nemaz svarīgi, jo tur uzreiz arī Valmierē bija kaut kāda versija, bet viņi negāja īsti kopā ar to. Ar tām naudas lietām, ko, teiksim, saskaitīja Latvijas basketbola līgas vadība, jā. Cik tas varētu maksāt un kurš tur par ko, jā. Tā kā šobrīd ir tāds process. Izskatās, ka būs, ja jautājums tiešām kādā veidā. Bet kas bija arī vakar teiksim, sanāksmes laikā tieši no abiem lielajiem klubiem, un tomēr, ja tiek cerēts, ka turnīrs būs veiksmīgs un vēl piesaistīs interesi tā tālāk, tad, protams, ka klusībā visu cieņu pārējām komandām, jā, bet, teiksim, tās neitrālais līdzutējs, protams, ka gaidīs VF un Ventspils kārtējo dueli, jā. Bet, teiksim, lielo klubu viedoklis tā īsti laikam nav noformulēts vēl, jā. Tā kā tas viss tāds darba process. Pirms ļausim izteikties lielajiem klubiem, Mārtiņ, kāds savs viedoklis? Vajag organizēt un kādā formātā, ja vajag? Pirmkārt, es domāju, mēs iepriekšējās 90% šīs diskusijas pavadījām pie tēmas, ka ir par daudz spēles tādā vai savādākā formātā, bet viņi jau šobrīd ir par daudz klubiem. Tā kā klubiem noteikti netrūkst iespējas uzspēlēt un aktualizēt basketbolu arī 3 reizes nedēļā, ja būtu kādam tādu vēlmi. Tā kā principā es tīri praktiski redzu, ka vienīgais iespējamais variants tik tiešām ir septembrī. Kā viņi nosauka pa kausu vai superkausu nav svarīgi, bet tik tiešām aizvietot pārbaudas spēles ar nosaukumu Latvijas kauss un tik tiešām uztaisīt tādu preambulu sezonai, teiksim tā. Ja sezonas laikā es šobrīd neredzu iespējas, kad varētu vēl veltīt 4 dienas klubi, lai nopietni sacenstos par Latvijas kausu. Varbūt tajās nedēļas nogalēs, kur citās valstīs ir kausa fināli? LBLs, jā. Par to jau arī tika runāts, ka februārī ir šī nedēļa, kas izbrīvot starptautiskā kalendārā, kur nespēlē ne Eirolīga, ne Ulebkaus. Katra valsts viņa aizpilda tā, kā viņi grib. Jā, teiksim. Spānija aizpilda karaļkausu. Vēl es gribētu... Edgar, bet pabeidzot, jā. Tik tiešām, es domāju, jebkuram līdzutējam viss būtu vienkāršāk un saprotamāk, ja šī nedēļa palīdzētu iziet uz vienā spēju skaitu visām komandām LBL, nevis uztaisīt vēl vienu turnīru tā, ka jau vispār vairs neko nesaprot. Es gribētu šeit piebilst vai papildināt Mārtiņu, ka, manuprāt, arī patiešām sezonas sākumam pietrūkst tādas uguntiņas, tādas dzirksteles. Piemēram, mums pēdējā sezona, šī aizdītā sezona sākās ar spēli Valmiera Jēkabpils. Neslikta spēle, bet ja sāktos, piemēram, ar VF Ventspils vai kaut vai VF Barons, kur tad Barons sastāvā bija daudz ambiciozu spēlētāju, kuriem varbūt kaut kāds īpašs attiecības ar VF, tad būtu vēl lielāks skaļums. Un, ja tas notiktu Latvijas kausu ietvaros, tas būtu lielisks sākums sezonai. Ralf, kāds tavs viedoklis, kāds Ventspils viedoklis? Kā jau Gunts teica, tad nebija tādas skaidras pārliecības, jā vai nē. Kāpēc? Idejiski, protams, kāpēc, lai nebūtu vēl viena trofeja, par ko cīnīties. Praktiski, kurā brīdī, kā tieši formāts, tā īsti nebija. Kaut vai pirms sezonas, kā Mārtiņš iesaka? Valmieras pārstāvs, un es tā arī saprotu, ka Valmieras Mārtiņam Bērziņam tā ideja radās tāpēc, kad Latvijas zvaigžņu spēle ir izsmēlusi savu to sportisko intrigu, vai viņi precīzāk sakot, viņas nekad tur nav bijis, jā. Vai ir bijis atsevišķos retos gadījumos. Un tad to zvaigžņu spēli aizstāt tad ar šo kausu izcīņu. Tad, ja tādā formātā tas viss notiek, tad eventuāli tas varētu būt februārī, bet jebkurā gadījumā tās ir, labākajā gadījumā, ja tu tiec līdz finālam, vismaz 3 spēles, 4 dienas dzīvot Valmierā vai ko tas, es nezinu, teiksim, man nav pagaidām viedokļi. Runājot par pirmssezonu, jā, varbūt tas ir variants, kaut gan no otras puses, tagad septembrī, kā es saprotu, ir Eiropas čempionāts, jā, tad turpmāk no 17. 17. gada sezonas, tad mums ir jārēķinās ar vismaz 2 nedēļu pārtraukumiem regulārā sezonas gaitā, izlašu sakarā, jo tad jau jāatbrīvo ir spēlētāji nacionālām izlasēm, tā kā ja mēs runājam par ilgtermiņu, ja mēs runājam par vienu sezonu, par nākamo, kad nekas nemainās, tad jā, to visu var salikt un izdarīt.
Bet, ja mēs runājam par tādu ilgtermiņu pasākumu, tad kā mēs dzīvosim sākot no 16. 17. gada sezonas? Pēdējā nedēļas nogalē pirms regulārā sezonas sākuma nevar uztaisīt tādu turnīru? Teorētiski var, jā, vienkārši, cik viņš tad būs nozīmīgs. Es domāju, būtu baigi forši tāds starta šāviens sezonā. Šobrīd kā starta šāviens, tāpēc viņš ir starta šāviens, ka viņš ir kaut kā sākums jau, un viņš varbūt ir nozīmīgs tieši kā sākums. Ralf, es domāju, ka skatītāja interesi noteikti būtu. Mēs nerunājam par šī gada septembri, protams, kad ir Eiropas čempionāts. Bet, teiksim, skatītājs parastais, viņš gaida to sezonas sākumu. Un, ja sezonas sākumā tu vienā vietā varētu redzēt visas komandas LBL, jā, ar papildinājumiem, jaunumiem un tā tālāk. Un beigās ar iespējamo super duelu finālā. Tāpēc es teicu, ka idejiski, jā, praktiski, jo tur ir daudz jautājumu, kā to izdarīt. Tad kuri būs tās LBL 3 arī, LBL 2 piedalās, kā viņi tiks līdz tam Tas ir tehnisks jautājums. Jo, nē, tas ir baigi svarīgi. Tehniskie jautājumi bija ļoti daudz, tur ir tā lieta. Principā jau tā, kā vēlreiz saku, ideja tā kā atbalstīja lielākā daļa. Jā. Bet kā sākās praktiskie jautājumi, jo septembrī uzreiz, teiksim, šim te 8 komandu formātam ir viens trūkums, ja tas ir sagatavošanās posms. Kuras tās 8 būs? 10? Ok, var paņemt, jā, tā izskaitā. Bet komandas te mainās pēc iepriekšējā sastāvā. Bet komandām ir svarīgi, lai viņām būtu kaut kāds spēju skaits, jā. Šajā gadījumā 8, pirmie 4, kas zaudēja, viņi tā kā brīvi, viņiem par ko viņi tur cīnīsies, par Naģeržas kausu pēc tam? Nav Naģeržas. Reāli kausā ir tikai ceturtfināla, pusfināla fināla. Tieši tā. Tad viņiem ir viena spēle tikai. Pāriem tur ir 2 un 3. Jā. Bet komanda, kas grib gatavoties turnīrā, viņiem vajag 3 pārbaudas spēles tajā laikā. Viņi labāk aizbrauc uz kādu turnīru. Tā ir tāda šitas visas lietas. Ļoti jocīgi. Drīzāk grūtāk ir saprast, ko darīt LBL 2 un LBL 3 klubiem, manuprāt. Ir forši, kad tā sākotnējā ideja, teiksim, aizstāt zvaigžņu spēli. Es nezinu, kurš tur skumtu pēc tās zvaigžņu spēles. Pēdējā zvaigžņu spēle atkal bija ļoti izdevies zvaigžņu spēle ir ļoti nav stāsts. Es neesmu ne pār zvaigžņu spēli, ne pret. Pati spēle, teiksim, kā tāda, viņa, bezmazliet tur ir lieka visā tajā pasākumā. Jā, es piekrītu, ka spēle ir vājākais posms zvaigžņu spēlē. Tāpēc arī... Kausa fināls jātais zvaigžņu spēles vidū. Bet man ir idejas, kā varētu. Pa kur laiku tu aizies aliedzert, teiksim, izies ārā. Tev būs visu laiku jātur īkšķis. Paturpināsim, gribētu dzirdēt VF viedokli saistībā ar Latvijas kausu. Kā jau Gunts teica, mēs formulējam viedokli vēl, mēs esam viedokļu formulēšanas stadijā, ideja nāca pietiekami varbūt arī nosīt pēkšņi pēdējā laikā viņa kā nebija diskutēta kāds gads atpakaļ. Es personiski tā esmu pret ideju sezonas sākumā. Es domāju, ka tas būs tāds fake kauss. Man ir kā piemērs, kur es Mārķim nepiekrītu, ka skatītāja interesi būs. Mums vēl pāris gads atpakaļ vēl laikā saprat, ka Lietuvas Rīts un Žalgiris spēlēja BBL prezidenta kauss. Jā, bija BBL prezidenta kauss. Tukšas tribi, vispār skatītājs ar lupu bija jāmeklē. Jā, un nevar atrast. Sākums bija daudz Kurā gadā tas bija? 6., 7., 8. Es atceros, kad Bērziņš bija MVP. Tieši tā, tas bija laiks, ne uz prezidenta kausa. Tas bija laiks, kad, pareizi Ralfs saka, kad uz Latvijas čempionāta spēlēm bija daudz cilvēku. Tas bija laiks, kad uz BBL regulārā čempionāta spēlēm, piecam Rīgā, tur Barons atceros spēlēja ar Neptunas un sēdēja tribīnēs kāds 6-7 tūkstoši skatītāji. Bet uz šo kausu cilvēku nebija, tāpēc viņš ir cilvēkam basketbolu tieši līdzjutējam. Kaut kas, manuprāt, pilnīgi nesaprotams. Pārbaudas turnīrs. Latvijas kausa. Tur problēma bija tas, ka sūtīja valstis jau ne tos spēcīgākos klubus. Pirmajos gados bija ok. Pēc tam bija problēma. Skatītāji jau nebija arī pirmajos gados. Un tās valsts sāka sūtīt savus 5. 6. klubus, tad, kad saprata, tas turnīrs īstenībā ir formalitāte sponsoriem, nevis notikums pēc būtības. Un, manuprāt, sezonas sākums ir ļoti specifisks periods. Komandām komplektēšanās ir ļoti dažādi. Kāda ātrāk, kāda vēlāk. Tur ir savs cikls, kā ir jāskaņojās. Un viņš ir bieži vien ļoti neprognozējams. Augustā tvistās viena situācija, septembrī vēl. Pareizi jau pieminēja, vienos gados ir Eiropas čempionāti. Kaut kāds Eirolīga kvalifikācijas. Tas ir atkal kaut kāds aspekts. Kad mēs pakārtosim Eirolīgas kvalifikāciju Latvijas, tur ir vairāk problēma. Es drīzāk atbalstītu ideju, ka tas Latvijas kauss kā turnīrs, ne kā turnīrs, bet kā notikums ir kaut kad februārī.
Kaut kad februārī tur noteikts komandas skaits. Es teiktu, ka tam komandas skaitam būtu jābūt mazāk nekā LBLā vispār piedalās komandas, jo pretējā gadījumā nav nekāda intriga. Jā. Pēc tekošā rezultāta kaut kāds komandas skaits, kas viena nedēļas nogali izspēlēt, 8 vai 6 grūti pateikt. Tur jāpadomā, jā. Un es arī piekrīstu Ralfam, ka tomēr kaut kādā veidā aizstājot zvaigžņu spēles, pašu zvaigžņu spēli. Padomājot, vai var saglabāt citus ar zvaigžņu spēli veiksmīgos elementus. Respektīvi, kad ir ceturtfināla, pusfināla, bet kausa fināla dienā ir danku konkurss, talantienu konkurss un fināla spēle. Jā, jāsaprot, tas nevar būt atkal nevar būt tā, kad ir tieši pirms spēles, jo tomēr ir nopietna spēle, tā komandai kaut kā ar treneriem ir jāgatavojas un tā. Tā kā tur pa vidi ir noteikti jābūt starpai, tas atkal nav tik vienkārši, bet integrējot un aizņemot šo nedēļas nogali, kas līdz šim ir bijusi zvaigžņu spēlē, par to varētu domāt. Jā, katrā ziņā mēs neesam noraidoši, bet būtu tiešām jāpārdomā tas lēmums, lai pēc gada, 2 nav no šīs idejas jāatsakās kā no sevis, kā no sliktas idejas, kā nerealizējušās idejas. Jā, jau 2 gadu laikā, piemēram, tā gan ir slikta ideja, kas 2 gadu laikā jau ir izsmelt. Tā kā to būtu tādā ziņā nopietni jāpārdomā. Kāpēc tas ir svarīgi? Tiešām būtu intensīvi jāpiestrādā, jāpadomā, ja tagad ir tā diskusija sāksies, tagad ir viņi kaut kad jānobeidz, un nākamgad tad vai nu daram vai nedaram. Jā, bet, tas nav tāds mūžīgais jautājums, kas kā sezona tā padiskutēsim par kausu. Jā, un tad, tā kā tā. Par Latvijas kausu, kas piebilstams vēl? Par ideālo tad LBL izspēles formātu. Pēdējā akcenta varbūt no Mārtiņa vajag 4 apļus, respektīvi ne ideāli, bet uz to jāiet. No Ventspils viedokļa jādomā, bet šogad ar 2 apļiem bija par maz. Jā. No VF, es saprotu, pozīcijām vairāk par 2 apļiem grūti izspiest. Un jādomā, vai arī par pašiem 2. Un no LBS viedokļa? Es domāju, ka nekas jauns jau nav jāizdomā un netiks izdomāts. Ja, ka tiks meklēta formula, kas veicina labāko klubu startu starptautiskajā arēnā, jo tas ir svarīgi arī no valsts izlašu viedokļa un arī no kopējām basketbola interesēm. Un tā, lai nenodarītu pāri mazajiem, jo šobrīd ir tā, ka mazajiem tiešām ir, nosacīt mazajiem, negrib nevienu aizvainot, ja, bet situācijā, kad VFam katra spēle ir 10% vērtībā, ja skatās tabulā, ja, tad ir lielāks iespējas gan VFam nodarīt pāri, gan arī pašiem pakāpties augstākā vietā tabulā. Ja, par ko liecina arī ļoti interesantā šīs sezonas, regulārās sezonas tabula. Ko labi nobeigumā, kungi, gribētu jūs aicināt visus paprognozēt, kā tad šo sezonu varētu izvērsties Aldars Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēles. Lūdzu, mums šo zaru uzlikt atkal. Un sāksim ar tevi, Mārtiņ. Kā tad ies mums abos ceturtdaļfinālos? Jūrmala Jēkabpils un Liepāja Barons. Liepāja Barons, es domāju, 3-1. Liepājai. Liepājai pa labu. Daudz kas būs atkarīgs no tā, kā nospēlēs Barons leģionāra, kādu precizitāti metīs, bet zinot, ka tas Ukraiņa 4. numurs ir savainots, 3-1 arī vēl diezgan optimistisks priekš Barona. Jūrmala Jēkabpils? Jūrmala Jēkabpils, es domāju, būs ļoti interesanta sērija. Jūrmalai viens liels mīnus, viņi nespēlē savā mājas zālē. Bet Lapmeša ciemā? Jā, ja viņi spēlē savā mājas zālē, es teiktu, ka viņi uzvarētu 3-1. Tagad es saku 3-2, bet, protams, tā svārstīgi, jo tomēr viņi visas spēles faktiski aizdīs izbraukumā. Pusfināli, Ventspils Jūrmala. Ventspils Jūrmala. Redzēju abas Jūrmalas spēles Ventspila dzīvajā šo sezonu. Es domāju, ka Jūrmalai nav argumenti pret Ventspilu. 0-3? 3-0 visdrīzāk, jā. Un otrā pārējā VF Liepāja? Arī tas pats. VFam 3-0. 3-0, jā. Lielais fināls, Ventspils VF. Lielais fināls, es domāju, ka šogad kā vēl nekad būs atkarīgs no tā, kā nospēlēs abu komandu leģionāri. Un es varu pateikt, ka mans viedoklis ir, ja līdz Robinsona atgriešanās VF sastāvā es biju diezgan pārliecināts, ka VF uzvarēs šo sēriju, pie tam diezgan pārliecinoši, tad pēc tā, kā Robinsons ir atgriezies VF sastāvā, un ja viņš turpinās rādīt tādu spēli arī finālsērijā, tad uzvarēs Ventspils. Pie nosacījuma, jo Bārnīs ar Gikas sāks spēlēt. Ja. Nevis tā kā viņi nospēlēja otro spēli pret Šauļiem. Kādu rezultātu uzvarēs Ventspils?
Es vēlreiz saku, ja Robinsons spēlēs kā līdz šim, kurš ir atslēgas spēlētājs VF, es domāju, ka 1+4-2 varētu uzvarēt. Un sērijā par bronzu Liepāja Jūrmala līdz 3 uzvarām? Es domāju, ka Jūrmala, jo Jūrmalai tas sastāvs. Kaut kā Jūrmala visu uzskata par pastarību, bet īstenībā Jūrmalai viens no sabalansētākajiem un dziļākajiem sastāviem LBL. Tā kā es teiktu, ja mēs neņemam šo Latmešu ciemu zāles faktoru, kad 3-1 vinnēs Jūrmala. Interesants viedoklis. Jūrmalai pagājušā sezonā bija labākā kluba vēsturē. Četrnieks tagad tiek prognozēta bronza, vismaz no Mārtiņa Lauvas. Gunti, tavs viedoklis par sērijām? Ļoti labprāt atteiktos no prognozēšanas. Nav variantu. Patiesībā ir šausmīgi daudz tādi nezināmie faktori un faktiski visām komandām. Ir kaut kādas iekšējie procesi, iekšējās, blusas, kuras var parādīties un kuras var arī tikt novērstas, jo vēl jau ir, šodien ir 14. aprīlis, tas ir pēc mēneša, kāda būs situācija vienalga, vai tas būtu ar Robinsonu vai Liepājas spēlētājs sportisko formu, rausmīgi grūti prognozēt, bet, labi, neizvairīšos no atbildības. Es domāju, ka Liepāja Barons ir 3-0, ja tikai lauvām es skatos emblēmā, bet patiesībā Liepāja trio, bet ja tikai komandai nav pārāk sāpīgas rētas, nav atstājuši šī te nerealizētā iespēja paņemt pirmo vietu pamatturnīrā, jo tas pēdējais rezultāts mačā Saldu, kas, protams, neko vairs neizšķīra un tā, bet tas liecina, ka tas kaut kāda krīzīte tur iekšēji bijusi, Un, ja Liepāja spēlēs tā, kā viņi spēlē visu sezonu, tad es domāju, ka Baronam tur daudz izredžu nebūs. Otrs ceturtdaļfināls? Otrs ceturtdaļfināls. Es arī domāju, ka Jūrmala revanšēsies Jēkabpilī par zaudējumu pagājušā gada bronzas sērijā, jo tur ir savukārt otrādi tā dinamika. Jūrmalai bija ļoti laba sezonas pirmā puse, pēc tam ziema bija ne tā, bet resursi ir pietiekami liels, sastāvs sabalansēts, piekrītu, izskatās, ka komanda iet uz augšu pēdējā laikā, un gan jau treneris Vecogars būs paveicis darbu tā, lai tieši uz play-off būtu labākā forma. Pusfinālā Ventspils Jūrmala domāju, ka 3-0, VFs Liepāja. Ļoti daudz nezināmie par VF. Viens faktors absolūti piekrīt par Robinsona kunga neprognozējamību šobrīd. Otrkārt, kas notiks ar VF un VTB līgu, vai viņi spēlēs vai nespēlēs play-offā, un kā tiks pavadīts, vai tur būs iespēja patrenēties, vai būs jābraukā, vai būs jābrauc pie CSK spēlēt, bet tomēr domāju, ka VF vinnēs, bet 3-1 Liepāja nepalaidīs garām iespēju iekost vismaz vienu reizi. Un bronza un fināls? Bronza, es tomēr domāju, ka Liepāja, ja viņi tiks tik tālu, tad Liepājas tā pieredze un stabilitāte sezonas laikā, viņi būtu pelnījuši bronzu katrā ziņā, pilnīgi noteikti. Tā kā domāju, ka Liepāja 3-1. Fināls nevar izvairīties. Nē. Tā kā tur cena grib. Un visu mēs gribējām izvairīties šī jautājuma. Es saprotu, Tomēr domāju, ka VFs un 4-2. Jo Sastā spēle būs Rīgā. Ventspils nav tā, kas bija pagājušajā gadā. Plus Aksels Vairoks, kā basketbolists, varbūt teiksim, arī viņa sniegums BBL finālā varbūt nebija tas pats izcilākais un tā, bet viņš ir komandas kapteinis, viņš ir viens no tiem vīriem, kas tieši play-off mačos parasti nedrebēja. Tagad vai tur būs īsti tāda, no pagājušā gada tad nebūs Vairoks, nebūs arī Timmi pārgājis pretnieku nometnē. Tā kā VFs 4-2. Interesants prognozes. Pagaidām viedokļi par Latvijas čempionu dalās. Ralf, pāriesim pie tevis. Sāksim ar ceturtdaļfināliem. Nav man stiprā puse prognozēšana. Pa lielam arī nenodarbojos to, bet ja jau variantu nav. Raidījuma formāts pieprasa. Tā es sapratu, sāksim no labās puses. Tātad, no manis pa labu. Lauvas Barons. Pilnīgi piekrīt Guntim. Mūvim būs baigi jāapstrādā, jo principā es domāju, ka viens no pēdējās nedēļas vai nedēļu mērķiem bija vinnēt Latvijas regulāro turnīru, kas viņam bija reāls iespējas pēc mūsu zaudējuma Valmierē. Kādu psiholoģisku vagu tas būs atstājis Džeku galvās, nevar pateikt, un Barons nav tā komanda, par kuru mēs varētu pateikt, ka viņam pietrūkst meistarība.
Es domāju, ka Liepāja vinnēs gan beigās 3-2, bet arī tikai tāpēc, ka mājas priekšrocība. Kas attiecās pa Jūrmals, un arī tāpēc, ka Liepājā spēlē Toms Leimans, kas ir mūsu audzēknis un arī joprojām skaitās mūsu spēlētāji. Kas attiecās par otru ceturdaļu finālu Jūrmala Fēniks Jēkabpils. Pret Jēkabpilu mēs pagājušajā gadā spēlējām, gribās uzspēlēt pret Jūrmalu pusfinālā. Līdz ar to es domāju, ka šī pusfināla sērija būs tikpat sīva, cik ceturdaļfināla sērija būs tikpat sīva, cik Lauvas Barons 3-2, bet Jūrmalai. Un arī tāpēc, ka Jūrmalā ir 2 esošie un vēl 3 ar Ventspils pieskārienu džeki. Tā kā Jēkabpilī tikai 1. Edgar, piedod. Štelmacher Edgar. Baigie donori jūs esat no visu Latviju. Tā ir šogad sanācis, jā. Mums nav VFA spēlētāji, tikai Aleksandra Baronā nav. Pusfināls. Es domāju, ka droši vien, ka piekrist Guntim 3-1 VFAm. Arī tikai tāpēc, ka Vēps kaut kādā brīdī varbūt kaut kādu metienu neaizies un tiem, ka uzkritīs, vienkārši to vienu ir jāatstāja 3-1. Jūrmala Ventspils nav īsti korekti prognozēt, es domāju, bet, droši vien, ka uzdevums būs, pat nebūs uzdevums, bet 3-0 būtu jābūt. Un pa trešo vietu un fināls? Pa trešo vietu, ja Lauvas tiksies ar Jūrmalu pa trešo vietu, tad Lauvam ir mājas spēļu priekšrocība, jā? Mārtiņ, es piekrītu tev, 3-2 Jūrmala vinnēs. Es domāju, Lauvas, reāli Liepājai nav bijuši sezonā kritumi nekāda. Es arī viņiem nenovēlu to goda vārds, bet loģiski, kaut kad jau viņam jābūt, bet, Nekā personīgi. Nekā personīgi. Par to mums visiem vajadzētu sākt, nekā personīgi nevienam. Un lielais fināls visgrūtākā man prognoze. droši jāsaka stopi, ko es tur varu pateikt? Es nevaru pateikt. Droši vien tev jāsaka, kā tu gribētu. Es gribu vinnēt. Protams. Es gribu vinnēt. Ar kādu rezultātu sērijā pilnīgi vienalga. Tiešām nav grūti, nav viegli prognozēt savus komandas spēles, tā kā visi cieņu Ralfu, pāriesim Edgaru uz tevi, ja jau Ralfs to izdarīt, tad arī tas tev jāizdara. Labi, es arī domāju, visticamāk, ka tā Liepāja vinnēs, tomēr tās atšķirības šogad rezultātos regulārā čempionāta acīm redzams. Visticamāk 3-1. 3-1 varētu būt rezultāts. Jūrmala Fēniks un Jēkabpils. Grūti spriest, es piekrītu, ka Jūrmala ir kā tāda šis ir savu veidu totalizators, ja? Priekš totalizatoru tāda drošāka likme. Arī tas rezultāts regulārajā čempionātā tomēr ir labāks. Es arī liku, bet 3-2. 3-2 varbūt arī uz tā rēķina, ka tomēr tāda nosacīta aizāļu priekšrocība. Vismaz nav jāspēlē, vismaz nav priekšrocība pretiniekam. Tādā ziņā aizāļu zāles priekšrocība. Tā kā 3-2 Jūrmala pusfināli, es domāju, ka mums varētu iet grūtāk nekā Jūrmalai, nekā Ventspilī ar Jūrmalu. Es tad tā piesardzīgi teikt, ka 3-1, 3-0 attiecīgi. Pusfināli. Un finālā, protams, mēs domājam, ceram un strādājam uz uzvaru. Tā kā mums pietiek jau ar pagājušo gadu. Vajadzētu atgriezt tomēr to kausu Rīgā, un rezultātam tiešām nav nozīmes. Ja es būtu droši, ka mēs uzvarēsim, es teiktu, lai iet 4-3. Ja es būtu droši, ka mēs uzvarēsim. Bet tā kā tā 7. spēle ir 7. spēle, man viena pieredze ir Ventspilī. Un man viena tāda pieredze ir ar Baronu pirms gadiem 5. Tā kā labāk, lai 4-2. Un par bronzu? Par bronzu, tas gan, es domāju, būs lielisks tāds mazais fināls, ja drīkst teikt, un ja tur būs Jūrmala un Lauva šajā mazā finālā, kā pēc manas prognozes, es domāju, ka to īstenībā iespējams visgrūtāk prognozēt. No viens puses, Lauvām it kā varētu būt teorētiski tāds tā kā favorīti un tā kā zaudēt, bet no otras puses būs zaudējis principā jau 2 izšķirošas spēles līdz tam. Vienu to play-offu Baltijas līgā, pēc tam to izšķirošo spēli par iespēju uzvarēt regulārajā čempionātā. Es domāju, ka viņš tur izdarīs iespējamo un neiespējamo, lai tomēr to medaļu izcīnītu. Es teiktu 3-2 par labu Lauvām. Tā kā interesanti viedokļi dalās gan par Latvijas čempionu, gan arī par bronzas medaļu.
vēl aplūkosim noslēgumā kalendāru playoff spēlēm, ceturtdaļu fināliem. Tad ļoti sīvs jau no 15. aprīļa līdz pat aprīļa beigām interesantākie ceturtdaļu fināli. Un 8 no 10 spēlēm varēsiet redzēt arī Best for Sport televīzijā. Tā kā sekojiet līdz kalendāram, sekojiet līdz rezultātiem un sekojiet līdz spēlēm Best for Sport TV kanālā. Līdz ar to, kungi, liels paldies jums par šo diskusiju. Teicu jums apmēram stundiņu, bet izskatās, ka par basketbolu mazāk kā par stundu 45 nav iespējams norunāt. Jo nepiekritīšu tev, Ralf, basketbols Latvijā, manuprāt, tomēr ir sports numur 1, lai ko arī domāt hokejisti un futbolisti. Manuprāt, par basketbolu vismaz diskusijās mēs noteikti esam visdziļākie, visgarākie. Tā kā atvainojiet, ka tik ilgi jūs aizturēja. Paldies par veltīto laiku. Novēlu visiem, arī jums skatītāji un jums, kungi, lai izdevušās Aldars Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēles un lai nākamajā sezonā izdodās vēl vairāk sakārtot izspēles formātu. Paldies visiem, kas ieradās. Līdz ar to paldies jums arī skatītāji. Uz tikšanos nākamajos Bullseye raidījumos. Nākamnedēļ padiskutēsim, kas notiek ar Ernestu Gulu. Aicinām ikdienu vērot aizraujošākos mačus un aktuālos sporta notikumus uz lielajiem TV ekrāniem HD kvalitātē OptiBet sporta bāros visā Latvijā. Čempionu līga, KHL, NFL, Premjerlīga, NBA, NHL. Atpūties OptiBet sporta bāros Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Tukumā un Ventspilī. OptiBet sporta bārs LV.